Mana interese šodien, kā jūs minēju pagājušreiz, ir jums apspriest augstākās izglītības tēmu saistībā un izmaiņu tēmu saistībā ar demogrāfiskiem procesiem, īpaši reģionālā griezumā. Tas ir tas, ko es pagājušreiz jums pieminēju, un tas, ko es vēlos strukturēt kā šodien to sarunu, ir, ka es jums īsi parādītu atsevišķus datus, ne īpaši sarežģītus, kas raksturo to situāciju, un tad varbūt atkal mēs varētu sākt sarunu risināt sarunu par to, kā Latvijas augstskolas varētu rēģēt uz tiem demogrāfiskiem izaicinājumiem, un B, kāda varētu būt stratēģija vai stratēģijas reģionālajā augstākajā izglītībā. Es negribētu tikai par reģionālām augstskolām, skats, ka mums tur ir kolēģis tēma iekšā un arī, gan jau arī zinātniskās darbības tēma, kas ir saistīta ar izglītību. Apmēram 10 minūtes, vienkārši lai jums informācijai par lietām, kas raksturo augstākās izglītības to reģionālu specifiku un situāciju. Tas ir tas apmēram, kas jums ir zināms, varbūt vienkārši, lai atgādinātu, mēs runājam par lielāku koncentrāciju Rīgā un ārpus Rīgas ir stipri mazāk. Ja? Tātad tas nelīdzsvarotība uzreiz jau redzam, vismaz vienību skaita ziņā. Toties filiāls, ja, tā kā augstskolām ir vairāk. Kur ir mēģinājums sadalīt augstskolas un koledžas par reģioniem. Tas nenozīmē, ka jūs nevarat teikt, ka tur kaut kādas izmaiņas ir respektējams, ja, un kaut kādas korekcijas mēs arī varam ieviest. Tā gadās kādam priekšstats, ka tur varbūt tas nav tā aprēķināts, viss kārtībā, bet, lai būtu sajūta apmēram. Tad augstskolas 26 Rīgā, un tad ārpus Rīgas mēs patiesībā runājam par 6. Ja. Koledžās ir arī tomēr līdzīgi koncentrācijas varbūt ne tik izteikti, ja 16 ir Rīgā un 8 ārpus Rīgas vidzemē nav nevienas koledžas. Tad toties ir filiāls, ja, diezgan lielā skaitā ārpus Rīgas, pārsvarā Rīgas augstskolām. Pašā Rīgā tādu nav, tad tas nozīmē, ka disproporcija uz otru pusi, ja filiāls ir ārpus Rīgas un Rīgā nav. Tagad apmēram tas izskatās tīri tā, vizuāli. Jā, un mēs redzam, ka, Vidzemes reģions, tādā, vismaz vizuāli, un jūs redzējāt arī pirms tam ir skaitlis, kur varbūt ir mazāk izteikts. Kurzemē un Zemgalē mēs redzam, gan tas ir tā kā filiālis, iezīmēts branches of higher education establishments, tie baltie kvadrātiņi. Ja skatās uz studējošo skaitu Latvijā kopumā, nekāds īpašs noslēpums nav. Šī ir vienkārši tā kā projekcija likta pēc 11. gada, 97 000 gan augstskolās, gan koledžās kopā studenti un ar krītošu tendenci. Mums, protams, ir, un jūs noteikti arī ziniet, Zanas Cunskas pētījumi, kas mēģina taisīt dažādas projekcijas par to, kā tas varētu kāpt vai krist, bet varbūt šodien netik daudz par to, vienkārši iezīmējot to perspektīvu. Studējošo skaits 10. 11. gadā, tas gan arī visiem tā kā ir pieejams, jo ir apkopots jau šis materiāls par augstāku izglītības stāvokli. Jūs redziet, ka proporcijas Rīgā ir 80, šis 103 un tas 97, tur ir atšķirības, kā rēķina, es domāju, svarīgākais skatāmies zināmām proporcijām. Iet runa par to, ka Rīgā, kā jūs redzēt, arī joprojām ir absolūti nospiedošais studentu skaits, ja, un pārējās reģionos tas ir mazāk. Tā ir budžetu vietu un tad maksas studentu proporcija. Te ir salikts pa procentiem. Es domāju, ka mums ir diezgan interesanta aina. Ja, protams, Rīgā un ārpus Rīgas ir proporcijas ir būtiski atšķirīgas. Ja skatās uz nākošo ainu, kurš rāda, kāda ir vecuma specifika gadiem ejot, tur ir salikts kopā varbūt vairāk kā viens avots.
tad mums ir sākot no tās vecuma proporcijas no vecuma grupas. Tas ir nozīmē, cik daudz no šīs grupas ir tie attiecīgie studenti. Un teisim, no apakšas jāskatās. Ja? Te ir tā kā 29, 39 un te savukārt ir 20 gadnieki. Ja? Un, protams, mēs redzam, ka kas ir noticis, ka lielākās īpatsvars no jaunākā gala, no tās vecuma grupas dodās studēt. Stabils ir 24 gadnieku, ja? Un ar nelielu, mazāku pieaugumu tendenci, un tagad pēdējā laikā kritumu ir tie, kas ir vecākie studējušie, bet viņi joprojām no savas vecuma grupas sastāda salīdzinoši nelielu skaitu 5–15%. Savukārt jaunais gals ir lielāks īpatsvars. Tas jau it kā būtu labi un skaisti, bet ja mēs raudzīsimies tūlītās uz pāris nākošajiem datiem, kas tas varbūt ir jau mulsinošāk, atvainot to, ka tas ir angļu valodā un ir valstisks salīdzinājums, Latvija ir šeit, ja? Un tas tāds kā Eridīts apkopotās projekcijas attiecībā uz vecumu grupu, tā 18–34 gadi un tā pamat studējošo grupu vismaz pašlaik, 10., 15. un 20. 25. gads. Un tad mēs redzam, ka ja 10. gadā ņem pa 100, ja, tad Latvijas gadījumā projekcijas 15. gadu kopējais skaits šajā vecuma grupā, un dabiski proporcija saglabās arī studentiem, ir kādi 8%, tad jau pēc 8 gadiem vairāk nedaudz kā 20%, un pēc 25 šajā vecuma grupā jau tas kritums ir vairāk kā 33%. Salīdzinot ar 10. gadu. Tur nav grūti aprēķināt, protams, ja tā proporcija pat tāda paliek kā tagad, ja, kad tas students skaits būtiski samazinās. Es domāju, lai drusku tos situāciju sāsinātu, ja, redz, kur ir skolēnu skaits vispārējās izglītībā, kas ir tā skaisti gājis uz leju, bet, protams, tas ir vispārējā kopumā. Skatāmies uz profesionālo izglītību, ja. Drusku atpakaļ. Skatāmies uz profesionālu izglītību, arī šeit ir skaits, stabils skaits iet uz leju. Un tagad attiecībā uz reģionu tie pēdējie 6 un 7 slaidi. Es domāju, būs jums interesanti paskatīties, draugās tātad uz to iekšējo rezervi, ja, vai resursu no jauniešiem, kas varētu tad doties, ja mācīties. Mēs atceramies, ja tā proporcija bija 30 apmēram drusku vairāk procenti. Tad rekur 11. gadā visi izglītojumi vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs un projekcija uz skaitu pēc 8 gadiem 7700, un te ir mēģinājums, tas tā, protams, tāda vienkārši, pilnīgi vienkāršota modelēšana, saliekot pa 2 proporcijām. Ja ir tas kā valdības deklarācijā 50/50 pa profesionālām skolām, vidusskolām, vai tad, ja paliek pašreizējā proporcija. Tas dabiski norāda par to, kāds tad varētu būt piedāvājums no reģiona augstākai izglītībai. Arī atkal var ļoti vienkārši parēķināt, cik tad ir to kandidātu studentu pēc proporcijas, ja viņam 30%, vai šie visi dosies uz augstskolām, tad dabiski ir jautājums, cik lielā mērā vidusskola piedāvā augstskolai. Paņemam 30%, dabūjam sajūtu, ja, par pirmo kursu no kurzemniekiem, piemēram, Kurzemē. Tad nākošais ir Latgalē, tie paši 30%, nedaudz lielāks skaits kopumā, ja, profesionālā un vidējā. Tad ejam tālāk Vidzemē, gandrīz tikpat daudz, cik Kurzemē, ja, 7500 pēc 8 gadiem, Kurzemē bija 7700, atkal 3800 vidusskolās, ja ir uz pusēm. Atkal var pareiķināt, ja vidusskolas ir galvenais, ja, tad piedāvā 30%, tad cik jums ir? Kas? Viņš vairāk laikam tie procenti. Kaudz? 70% agrāk gāja uz augstāko izglītību, tagad tas samērā. Vecuma grupās mēs domājam? Jā, no vidusskolas beidz. 70% gāja uz augstāko. Jā, bet es jau skaidrs, protams, labi, tur var staigāt, paglābt kādu. Daži 10, ja, viss kārtībā, normāli. Ja. Bet tas arguments ir tāds, ka vidusskolas 70% iet. Ja.
Un no vecuma grupas ir 30%. Nu, tā ir skaidrs, protams, jā. Tā kā 30 no šejienes, un tad tur tā kā lielāks īpatsvars var tā būt. Protams, tas tur var būt, tas tā tiešām var būt. Tur ir, zināmas atšķirības, bet es domāju, kopā es priekšstacīju. Tad ir Rīga ar 23 000, kurš ir šādi sadalīts, tad 16 vidusskolās, ja pašreizējā proporcija, un 11, jā, 50, Rīgas novads, 7000, kas ir nedaudz mazāk, novads, bet Rīgas reģions, kas ir nedaudz mazāk nekā Vidzemē un Kurzemē, bet tomēr apmēram salīdzinoši, ka mēs varam saprast, ka Vidzemē mums vēl ir Zemgalvī, ne? Jā, un Zemgalē 7400. Jā, tad mēs patiesībā reģionā runājam par kārtu 7000 ar 7500. Un Rīgā ir atsevišķs cipars. Ja? Tas ir tas izejas materiāls, ko var sadalīt dažādi pa vidusskolām, profesionālu skolām, un no tā mēs dabūjam tos vietējos jauniešus. Ja? Tātad vienību skaits diezgan disproporcionāli Rīgā, tā kā neatbilstoši tam, cik pašā Rīgā ir skolnieku. Tas viss skaidrs nozīmē to, ka no reģioniem brauc, tātad Rīga sūc nost, ja? Jo Rīgā var aiziet apakaļ uz Rīgu, ja? Tad to skolēnu skaits, vai tiksim, vidusskolnieku vienalga, viņš nav, kā mums tur bija, 3-4 reizes lielāks nekā salīdzinoši ar iestāžu, augstākās izglītības iestāžu. Tas nav tā. Ja? Tas nozīmē, ka reģioni piegādā Rīgai studentus. Ja? Tas nozīmē, no reģiona ir jāpaņem no Rīgas kvota. Es īsti nezinu, cik viņi ir. Jau nevis kvota, bet tā proporcija. Bet iespējams, ka tas ir vēl papildus spiediens un sloks uz reģiona skolēnu un vidusskolas un profesionālu skolu beidzēju skaiciņā. Šīs situācijas izklāsts visdrīzāk saka, ka vai tad kādas pirmkārt mums varētu būt sekas, ja turpinās pašreizējā pieeja. Visdrīzāk tas ir gan jau kopējais studējušu skaita samazinājums, bet kā viņš sadalās, ja, pa visu tirgu mums. Otrais, vai ir kaut kādas rīcības, ja, ko mēs varam jau tagad laicīgi izvērtēt un sākt ieviest, un kādam mērķim. Ja. Trešais, varbūt ir arī kaut kāds jau konkrēts augstskolas stratēģijas, ko mēs varētu apspriest tik tālu, cik tas neskar komerc noslēpumu. Ja? Jo varbūt augstskolām jau ir padomā rīcības, ar ko viņas vēl negribētu dalīties ar citiem, saprotot, ka tas tomēr ir tirgus. Man liekas, tas 3 mērķis, noteikti jums varbūt ir vēl kādi jautājumi, bet man patiešām liktos būtu svarīgi uzzināt jūsu viedokļus par augstākas izglītības sektoru kopumā un augstskolu jau stratēģijām, kā reaģēt uz demogrāfisku izaicinājumu. Un tad varbūt otra tēma tieši reģionāla augstskola tālākās darbības joma. Es ļoti atvainojos, mēs neesam ielikuši iekšā migrācijas rezultātus no Latvijas uz citām valstīm. Mums nav precīzi dati, ir tikai nosacīta anekdotiska evidence, kas savākt netiešā veidā, kas liecina, ka vairāk tūkstoši jaunieši dodās katru gadu studēt ārpus Latvijas. Bet tam man nav citu piemēru, kā netieši pierādījumi no skaita, kas liek angļu valodas eksāmenus. Un tikai šeit angļu valodas eksāmeni, kur pārsvarā vajag, tad, ja jūs mācāties tieši tos eksāmenus, ko vajag augstākās mācību iestādēs. Bet tie ir jau vairāki tūkstoši, kas katru gadu noliek šos eksāmenus, kas visdrīzāk ir domāti mācībām. Protams, tie var nebūt uzreiz skolu beidzēji vai absolventi vai vēl kas. Mums ir darīšana ar vairāk tūkstošu studentu braukšanu projām uz citām valstīm. Tas nav ielikt šajā ainā, bet tā arī, protams, daži no stāsta. Ja, tā kā nav tikai Rīga, bet arī vēl citi, kuras nobīdas. Tas ir tas mans izklāsts. Tagad es būtu priecīgs vai atbild uz jautājumiem, ja, vai varbūt vairāk tā kā rosināt diskusiju. Varbūt tas arī būs diskusijas. Jā. Rektoru padomus, es droši vien ne ļoti ērts esmu rektoru padomus pārstāvs IZM šeit, jo, ja mēs skatāmies arī reģionālās augstskolas, ministra kungs, un vai nevajadzēja uzaicināt arī reģionālās augstskolas? Es to paskaidrošu. Es domāju, tā kā visas? Nē, kaut vai tur nav daudz. Galvenais ir, pagājušajā reiz bija, ka bija tehniski nevar pielikt. Vienkārši es pats uzaicināju no rektoru padomus. 2 augstskolas, kas bija pārstāvēts, es teicu, ka vienkārši jānāk un jārunā. Jo jārunā par reģionālu augstskolu, jārunā arī ar tiem cilvēkiem, kas pārstāv. Ja? Kaut kas to komunikācija nav. Ja? Bet
tad varbūt vajag padomāt, ka varbūt nevajag tik tā slepeni visu to darīt. Es nesaprotu, jo pagājušreiz arī bija tā problēma, kad bija deleģēti 6 uzaicināja vienu rektoru padomi. Tagad es esmu pārstāvis, arī runāju rektoru padomi un tiešām uzaicināju reģionālās augstskolas. Jo tas viņam ir svarīgi un mums ir arī svarīgi. Saprotiet. Paldies. Jūs klusums. Kā sāka piezīme, skaidrs, ka jāpadomā, ne? Jā, tas ir piezīme. Piezīmes man te izskata pa labi pa kreisi, protams, jā. Es piebilstot pie statistikas vienkārši, ka rēķinot, es tad mēģināju atrast par tām vecuma grupām studējušo, mēs savulaik pētījām, kāda ir korelācija starp vecuma grupām, kas stājās augstākā izglītībā un vidusskolas beidzējiem. Ja? Sanāk tā, ka pēdējos gados palielinās no citām vecuma grupām nākošo studējošo skaits. Sevišķi tas attiecās uz privātajām augstskolām. Šobrīd man tad jāparēķina par reģionālajām augstskolām, kā tas izskatās, bet jebkurā gadījumā pēdējos gados apmēram puse vidēji, kas sāk pirmā kursā, ir no citām vecuma grupām, kā uzreiz pēc vidusskolas. Tā ir viena rezerve nākotnē, teiksim, domājot par studentu skaitu, un arī tā mūža izglītība ir tā, kas ir viens no risinājumiem. Protams, redzot uz tām proporcijām, mēs redzam, ka no tām vecākām grupām ir mazāka proporcija, un tas nozīmē, ka vismaz tā ir matemātiski var raudzīties uz šīm vecuma grupām ar lielāku interesi, paceļot īpatsvaru no 5, uz 10, uz 15, tad domājot pie kādiem apstākļiem, pieaugušie, kā viņas tas savādāk nosaukt, 24 plus, varētu iesaistīties augstākā izglītībā. Nav gluži tā, ka ir tā tik strikti, ka tikai tik no vidusskolas, bet plus tur nāk. Nē, es saprotu. Bet tas ir svarīgi, ka vecuma grupas, protams, 30 gadnieki arī sāk no pirmā kursa, tas ir dabiski. Ka tas ir viens virziens. Labi, jā, tas ir saprotams. Bet es jau nedaudz atvietās statistikas. Es 2009. gadā veicu šo pētījumu, aptaujāju 12. klases skolēnus par viņu iecerēm tālāk izglītībā, tieši augstākā izglītībā, un tur bija aptverti visi reģioni, arī Rīga un arī mazākumtautības skolas un latviešu skolas. Un tad tie rezultāti parādīja, ka apmēram 13% no skolēniem, kur taisās beigt vidusskolu, gatavojās doties uz ārzemēm. 13%. Tāds ir tas skaidrs. No tiem, kas beidz, jā. Tas ir, piemēram, Rīgā, mēs tur runājām par 16,000, nosacīt, teiksim, vidusskolnieku, un tad mēs runājam par kaut kādiem 2-3 tūkstoši Rīgas skolniekiem, kuri ir gatavi. Jautājums, protams, vai viņi tālāk tur nokļūst, bet, teiksim, tas bija aptauja, es veicu tieši pirms skolas beigšanas, tas bija aprīlis, maijs, un tad tie bija 13%. Tajā slaidā, kur bija pa vecuma grupām, bija viena līkne, kas ļoti strauji nokrita. Sākumā bija augsta. Kurš gads, kurš vecums tas būtu? Tā, kur ir. Kas strauji aiziet uz leju. Tas mums ir 24, 20 tumšā. 27 izskatās, jā. Nē, 27 rekur ir. 26 rekur, 25 ir tas. 18, jā. Pats jaunākais gals, jā. Iespējams arī saistīts, kad vidusskolas 19 gados beidz. Kaut gan šīs līknes it kā neapstiprina to, ko Revalds kundze teica, ka citu vecumu grupu skaits pieaug pēdējos. Es esmu vienkārši korekts attiecībā, ka cilvēki saka, varbūt kaut ko vairāk zina. Šajā gadījumā tā laikam jā. Varbūt viņi domāja, ka pirmā kursa ietvaros, pieaug vecākus, ka tādā ziņā, kad iespējams viņi sāk vairāk tie, kas ir vecāki no pirmā kursa. Kā jūs tik ātri izrēķinājāt, ka neapstiprināt? Es to nointervēju, viņas viss iet uz leju, jo... Proporcija, tātad es vēlreiz paskaidrošu, kas mainās. Tātad tie, kas sāk studēt pēc vidusskolas,
nav tieša proporcija. Ja? Tātad ir zināma daļa, 70% apmēram nāk no vidusskolas beidziem 70% iestājās augstskolā. Bet, ja mēs skatāmies vidēji, kas iestājās pirmā kursā, tad ir diezgan liela daļa, drusciņi mazāk par pusi, kas nav uzreiz pēc vidusskolas, kas varbūt 1 gadu vēlāk, 2 gadus vēlāk vai 3 gadus vēlāk. Nav tieši proporcijas starp vidusskolas beidzējiem un studējošo skaitu pirmajā kursā. Tas ir tas, kur nav tieša proporcija. Jā, esmu Dāta Dzenovska no Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes. Man tāds makro līmeņa secinājums, man liekas, no to datu prezentācijas ir, ka ir jāpārdomā, kas ir tirgus gan reģionālām, gan arī Rīgas augstskolām. Teiksim, ja mūsu valsts iedzīvotāji brauc citur mācīties, tad kāpēc mūsu tirgus arī nevarētu būt tātad paplašināts aiz reģionu un valstu robežām, jo, ja 20. gadsimta sākumā Latvijas universitāte dibināja ar mērķi veidot nacionālās elites, tad es pieņemu šobrīd tie uzstādījumi, tiem vajadzētu būt savādākiem, ka tam jābūt ir vienam no tādiem nākotnes stratēģijas elementiem, pārdomāt, kas ir tirgus. Te bija Gita minēja to, ka tas tirgus jāpaplašina uz to, kas līdz šim apgūts, proti pieaugušie, var tā ļoti ekonomiski teikt. To saki, ka tas tirgus jāpaplašina tīri reģionāli, jāskatās uz iespējamiem pieplūdumiem studentu. Jā, kas jautājumu, tā skaitā valodas un kas man... Jā, protams. Kas visdrīzāk ir, un tad ir jautājums diezgan interesants, vai mēs tad runājam, respektīvi ir diezgan cieta lieta tajās tradicionālajās grupās, absolūtos skaitļos iet mazumā, un ja tās proporcijas turpina palikt tādas, kāds ir, tad mums ir neizbēgams studējošo skaitu samazinājums pa visu, un pie tam vēl ņemot klāt Rīgas tīri iestāžu īpatsvaru, vēl ekstra sūciens no reģioniem. Tas ir diezgan skaidrs. Ko var darīt, kaut vai lai atjaunotu tajā pašā sākotnējā, vienalga 7. vai kurā līmenī, divas variants ir jāskatās uz citām vecuma grupām un jāskatās uz citiem reģioniem. Neko nedarot, mums notiek tirgus sasaurināšanās un koncentrācija dēļ tā, ka institucionāli viņi visi ir Rīgā, un patiesībā tas ir ļoti nopietni. Attiecībā uz studējošo skaitu, reģionālam augstāram izaicinājums, pat atgriezties noteiktā stadijā nemaz nerunāja, teiksim, par palielināšanu. Es tā saprotu to rakstumu. Es domāju, ka tā ir nopietnas, man tā liekas. Jā. Un tad jūs... Paldies, Andrejs Siliņš. Es drīkstēju. Es atvainojos. Paldies. Es gribētu vērst uzmanību vēl uz vienu momentu. Mēs varam skaitīt šādus te kopējos skaitļus, bet mums jāatcerās ir tāds vārds kā kvalitāte. Un ja mēs pāranalizējam, cik daudz no talantīgākajiem skolniekiem, ja mēs pāranalizējam, cik daudz tie, kas vidusskolu beiguši ir augšējās atzīmes saņēmuši, paliek Latvijā. Un to arī šeit ņemt vērā, jo tas no tādiem cilvēkiem dažreiz viena ir vairāk atkarīga nākotne nekā no daudziem, varbūt saglabātajiem. Šo aspektu šajā arī reģionālā attīstībā vajadzētu ņemt vērā, jo kāpēc cilvēki uz kaut kurien dodas? Man ir arī viens no maniem bērniem tomēr mācījās Daugavpilī. Un tāpēc, ka Rīgā nebija tās, ko gribēja mācīties. Tātad nav tā, kā tikai no Rīgas. Bet tur ir jāuzsver šī unikalitāte, lai šīs reģions ar savu unikalitāti un savu kvalitāti spēja pievilkt. Ne tikai no Rīgas, bet es šeit absolūti atbalstu. Gan no Igaunijas, gan no Lietuvas, un gan vēl no citurienes, kur var pievilkt. Un tad šī nepazaudējot kvalitāti, ja mēs tikai skatīsimies uz skaitļiem, mēs varam pazaudēt kvalitāti un drīz vien ar savu augstāko izglītību pazust. Ja mēs nesaglabāsim talants pietiekoši daudz skaitā Latvijā, tad būs grūtības. Es drīkst komentāru, es nezinu, cik ir iespējams. Jūs arī, protams, piekrītat, ka var runāt, tad ir svarīgi pamēģināt uz datiem arī runāt. Un ja mums ir dati, protams, ka mēs principā varam izsekot datiem par labāku atzīmi ieguvējiem augstākās izglītības, par ko es neesmu īsti pārliecināts, vai var, bet varbūt var. Ja? Es zinu par pirmo ģimnāziju. Jā, tas ir tā, tas ir drusku. Bet es domāju, ka tā būtu būtiski jautājums, vai vispār mums ir tādi dati. Ja mums nav dati, tad mums ir jāpadomā, jo mēs, atvainojos, nezinām, cik cilvēki vispār ir aizbraukuši mācīties citurieni.
kvalitātes saikne, nu, tiksim, cik paliek, cik ne, ir vēl grūtāk uzrokams acis. Tas nenozīmē, ka mums nav jāignorē šis jautājums. Bet, protams, spriežot ir svarīgi, lai tas nebūtu tikai un vienīgi spekulācijām. Es piekrītu arī tā domāju, ka atzīmot piedāvājums arī reģionāli vienalga, kurā ir jābūt balstīts uz kaut kādu konkurējošo priekšrocību, ja, un viena no tām ir kvalitāte, kas ir salikta kopā ar unikalitāti. Ja. Kvalitātes ir salīdzinoši daudz, ja, pasaulē. Jums ir viegli izvēlēties relatīvi tuvu Latvijai, ja, bet jautājums par unikalitāti. Un iespējams, ka tā ir ģeneriskā stratēģija kvalitāte, ja, un tad vēl ir specifiskā stratēģija, kas ir unikalitāte. Un tas, laikam, ir tad atsevišķi augstskolu jautājums, ja, kurā mēs varam tikai rekomendēt, meklējiet, nodrošinām kvalitāti, un tad meklējiet vai vienlaikus meklējiet. Nu. Tā, Gatis Krūmiņš jau no Zinātnieku apvienību. Nu, es vēl pie šiem visiem rādītājiem, kas jāņem vērā, vēl pielikt klāt vēl vienu aspektu. Tas ir dzīves līmenis šajā konkrētā reģionā, jo nav tā, ka ir Rīga un pēc tam reģions, un ka tas tā kā vispārējā Latvija ir ļoti atšķirīga situācija, piemēram, Latgalē, piemēram, kas ir Reizeknes, piemēram, augstskola, vai, piemēram, Valmiera, vai, piemēram, kas ir Ventspils, ir šie dzīves līmeņi ļoti dažādi. Un šie aspekti, kāpēc studenti studē tieši konkrēti tur, kāpēc viņi izvēlās šīs augstskolas, arī ir ļoti dažādi. Ja? Man ir bijušas iespējas tagad pēdējo pāris mēnešu laikā būt par reģioniem. Un, protams, ko Silinkungs teica par kvalitāti, ir ļoti liela atšķirība, piemēram, kā vācu vēsturi Rīgā, jā, un Reizekne nesalīdzinām. Jā, nu Rīgā līmenis ir stipri augstāk. Piemēram, vēsturi, jā. Komunitārā zinātnēs, tur viņiem katru viņi māca tur, jā. Neapšaubā. Bet uzdodot jautājumu studentiem, kāpēc viņi mācās Reizeknē, jo mēs sakam, vai jūs nezināt, ka Rīgā ir tāda un tāda pasniedzēja profesori un tas, viņi saka, jā, mēs zinām, bet mēs vienkārši uz Rīgu nevaram atļauties aizbraukt, jā, jo mēs vienīgā iespēja, viņi ir dzīvo tur, uz vietas, ja, un viņi saka, mums nav iespēja, vienkārši finansiāls ģimenes to nevar atļauties, mēs mācāmies tur. Ja. Tā kā, nu, jā, no vienas puses varētu teikt, jā, šis līmenis nav aiztaisams, viņi cieta pavisam, teiksim, jā, lai viņi tur specializēs kaut ko citu. Bet tādā gadījumā mēs faktiski liedzam šo iespēju tajā reģionā apgūt, teiksim, to, ko viņi apgūst. Viņi pēc tam aiziet uz skolā, kā pasniedzēja visu kaut kas. Un otra lieta par reģioniem, kas ir jāņem tomēr vērā, tie ir tādi kaut kādi cilvēku mentāli aspekti, jo visi cilvēki nav, mēs esam pieraduši būt mobili, aizbraukt tur uz gadu, uz diviem, vēl kaut kur, bet ir cilvēki īpaši, kas ir no laukiem, kas tālāk joprojām nevēlas aizbraukt, un mums tomēr ir viņi jārespektē par to, teiksim, jā. Tā kā, nu, tas ir, teiksim, par reģioniem, jā, ka, nu, viņi ļoti atšķirīgas augstskolas, ļoti atšķirīgas pieejas, pēc tam, ka mēs runāsim varbūt detalizētāk, jā, bet manuprāt, šis dzīves līmeņa aspekts jāņem vērā. Un tas ir arī tāds valsts jau nostādījums, ja, kad vai valsts izvēlās, ka, piemēram, pie Reizeknē ir augstskola, vai, piemēram, Daugavpilī ir augstskola vai nav. Jo izbraucot tur cauri 8:00 darbdienā vakarā, mēs redzam, ka tur logi ir tumši pilsētā, ka tur gandrīz neviens nav. Un arī šie tad jaunā cilvēki. Reizeknē? Jā, Reizeknē izbrauciet, mēs braucām cauri, Līvāni, Daugavpils, Reizekne, tā ir dramatiska situācija. Daugavpilī starptautiskā vērtēšanas komisija, to augstākas izglītības padomu. Daugavpilī, piemēram, arī skatoties pa viesnīcas logu 9:00 no rīta, tur uz ielas nav neviena cilvēka. Tur pāris pensionāri. Tas ir dramatiski, cik cilvēki ir aizbraukuši prom un īpaši no jaunās paudzes. Un ja pasniedzējiem jautājumi, pasniedzēji saka, ka viņu bērni strādā īrijā. Ja? Nu, tā kā, tas ir ļoti politiski būtisks jautājums, ko mēs neņemam vērā. Mēs tikai skatām šo kvalitāti, ja, teiksim, studentu skaits apzinās, taisam ciet. Jo, protams, kad... Kāpēc taisam ciet? Nē, tādi, piemēram, tādas, doma, kvalitāte neatbilst, ja, ko darīt, ja. Teiksim, ko es uzreiz pateikšu, ko varētu darīt, piemēram, tādā pašā vēsturē, jāveido kopīga programma Latvijas universitāte. Jāveido kopīgi, bet, teiksim, jāpapildina pasniedzējiem kaut kas tāds jādara. Jo arī, protams, viņiem neatmaksājās 11 studenti un 11 pasniedzējus. Studentu skaits būs mazāk. Nu, nākšajā solī jūs pārnesat daudz ko uz digitālo vidi, uz video vidi, un tad jau trešajā solī padomājat, kāpēc tad mums Reizeknē vispār mācīt? Tur jautājums ir, tur ir, teiksim, par tām filiālēm, ja mēs runājam par to, ka mēs pārnesam uz to vidi, tur arī tomēr ir tā, ka tie komentāri tomēr no studentu un arī no to pārējo puses tādi, ka tajās augstskolu filiālēs, es nerunāju pa visām, ir tā, ka studenti atnāk uz turieni, apsēžās, dzer alu un paklausās. Nu, ko tur runāt tajā tiešraidē, ja? Nu, līdz ar to, vai tās filiāls vienmēr, ka nav tā tieši saista pasnieguma, vai vienmēr tas ir tik efektīgi, teiksim. Nu, tas ir... Es šeit varbūt tomēr negribētu gluži piekrist tam, ka varbūt mēs, ja pastamies konkrēti vēstures studijas Reizeknes augstskolā,
tad varbūt tur ir kaut kāda zemāka kvalitāte, bet es fundamentāli negribu piekrist tam, ka reģionos kvalitāte izglītības programmām ir sliktāka. Es, piemēram, zinu ļoti daudz reģionālās augstskolas un programmas, kurās kvalitāte ir daudz labāka kā Rīgas programmām un Rīgas augstskolām. Un konkrēts piemērs arī es varu minēt, piemēram, Daugavpils universitāti, kur es zinu, kad brauc studenti no Rīgas studēt uz Daugavpili. Ja? Tā kā ir ļoti daudz arī tādu piemēru. Un šīs reģionālās augstskolas, es domāju, ir arī ļoti būtisks tāds faktors, kas palīdz, sadarbojoties ar vidusskolām, palīdz noturēt tieši tos jauniešus tajā reģionā, tajā vidē, lai viņi tiešām neaizplūst. Un tādā ziņā tas ir ļoti pozitīvi. Es gribēju šajā brīdī vienkārši pirms jums atvainot dāma. Gribēju jums Vija pajautāt, vai jums ir iespēja dabūt zināt, cik cilvēki, kas nav no Vidzemes, mācās Vidzemes augstskolā? Jums ir precīzi, apmēram, jums ir kaut kāda sajūta par proporcijām? Jā. Šobrīd 80% studējošo ir Vidzemes reģions. Tā proporcija pēdējos gados ir mainījusies, tā vienkāršot sakot, pirms krīzes gados. Tā proporcija bija apmēram 63, 62, 64% no Vidzemes reģiona, un tad attiecīgi Rīga bija 18%. Šobrīd ir 80% reģions, 12% Rīga. Es neatceros tagad no galvas datus par visu pārējo, bet, protams, arī no citiem reģioniem mums ir. Bet tā lielā proporcija mūsu gadījumā ir šāda. Jā, 1/5 līdz 1/3 daļai, tas ir tā kā starp tām robežām, ir tie, kas nedzīvo Vidzemes reģionā. Ja? Jā, šobrīd Rīga ir 12%. Tad vēl sadalot. Tas reģionu sadalījums, tas, kas ir tas jaunais, vai ne? Jo tur jau liela daļa Vidzemes ir klāt pie Rīgas reģiona. Nē, ieskaitot Limbašus. Ieskaitot. Jā, piemēram. Jā, ieskaitot Limbašus, piemēram. Cik no Igaunijas? No Igaunijas, jūs domājat, tieši, nē, no Igaunijas mums nav. Igaunijas mums nav. Citāda situācija būs, ja mēs paskatīsimies Jelgavu. Viņi arī ir reģionāla augstskola, ja, bet tur noteikti šis sadalījums pilnīgi būs citāds. Tur nebūs absolūti, teiksim, Zemgales pārsvars, ja, šo studējušo. Tādēļ arī... Piedošana, bet ne, ka kārtības gribat tieši vienkārši pajā brīdī Ratniekungs, tad Lielopils jūs, un tad jūs, ja. Papildinot Krūmiņa kungu, pilnīgi gribas aplaudēt tam visam, bet ir tāda lieta, ka šīs reģionālās augstskolas ir ar tām citām funkcijām, ko jau Stankevičs kungs minēja par to, ka notur cilvēks reģionos, attīst šos reģionus un ir tomēr kaut kāda, ja ne ekonomiska, ja nevar atvērt uzņēmumus, tad vismaz ir augstskola. Vēl viens, tas jau ir ļoti liels aspekts, bet ja par šo te kvalitāti, tad reģionālās augstskolas tiešām nebūtu tās, kur būtu tā lielākā problēma. Tā lielākā problēma tik tiešām ir šīs te filiāles, kas tiek veidotas, un ja tās ir pat 64 pēc pēdējiem datiem, tad cik? 80? Pie 80. Tad katrā gadījumā mēs augstākās izglītības padomē, kad diskutējām pie šī izvērtēšanas projekta, kā vajadzētu vērtēt filiāles, tad bija izskanējusi ideja, ka vajadzētu tur samazināt tās prasības tādēļ, ka jau pamatprogramma tiek vērtēta pašai augstskolai mītnes vietā, bet beigās mēs nospriedām par to, ka vai ne viņas ir jāvērtē tikpat stingri kā pašas augstskolas konkrētajā vietā šīs te programmas, vai arī vēl stingrāk patiesībā, lai šo te kvalitāti piedzītu tam klāt. Un kādas tad būtu sekas? Nevajag prognozēt pirms vēl tā izvērtēšana beigusies, bet es ceru, ka būs viss kārtībā. Ok, labi. Jā. Tur būtu tā. Aldis Slavins, Lielo pilsētu asociācija. Es gribēju šeit, teiksim, runā, nevar būt augstāka izglītība bez kontingenta, bez studējošiem. Ja? Un katrā ziņā mēs domājam, ka katrā ziņā mums jābūt skaidrībā, kāda situācija, vairāk vai mazāk. Stankevičs runāja, kungs runāja par to, ka apmēram 13%, tas tā reāli ir. Es domāju, ka šeit, teiksim, mēs taču varam vairāk vai mazāk, vai nevaram iegūt kāds precīzus skaitļus, kādu, cik tad tomēr aizbrauc. Un te Siliņa kungam ir taisnība, ka aizbrauc labāki, prāti aizbrauc. Tātad es domāju, ko es varētu, es domāju, ka ministri nāk par priekšlikums, ministri par palūku pārvaldēm, kaut vai pēdējos gados. Viņi iedos, teiksim, informāciju, cik vidusskolu beidzēji aizgājuši studēt. Klasa audzinātājs zina, un tā kā skolas varētu apkopot kaut vai pēdējos gados, cik ir izbraukuši no
no Latvijas studēt, jo migrācijas datus es saprotu, ka tas nav iespējams. To mēs varētu pārvalst, to var izdarīt. Mums ir pat ziemas dabūt bērnu skaits, vai ne? Nē, es domāju, ka palūk, ka tu... Nē, protams, lūdzu. Vensku tu apkopo to lietu, aptuvenu skaitu, jā. Un otrkārt, teiksim, arī varbūt te ir gan Stradiņu universitāte, gan Latvijas universitāte, sociologu grupa, galvenais mums vajadzētu zināt, kāpēc viņi brauc. Paskatīties gan sociāli-ekonomisko motīvu varbūt, jo, piemēram, man liekas, tas arī empīris līdmeņi. Tas nav, lai papētīsim sociologu šo fenomenu, kāpēc viņi brauc. Domāju, ka vai nu, teiksim, no reģiona braukt uz Rīgu studēt, vai uz ārzemēm, principā, vai tur būs īpaši ekonomiski lielas atšķirības. Uzturēšanas būtu, bet pēc cik maksas tur nav, un to dara vismaz pēc empīrijas. Es domāju, ka sociologi to varētu, tas būs tālāk, nebūs uzreiz, bet to var papētīt grupas, gan viens vai otrs universitātes. Ja? Otrkārt, kas domāju par šo pašu kontingentu. Mēs jau pagājušreiz sākām runāt par to, ka ļoti daudz, teiksim, it kā mums esam 2., 3. vieta pasaulē studējušo skaitu ziņā. Vai, teiksim, varam beidzot uzzināt, ka, teiksim, arī datus, teiksim, arī darba grupai, cik tad galā iestājas un cik ir atbīrums no šīm augstskolām. Un arī varbūt vecuma grupās, un arī otrkārt arī par specialitātēm, ja? Kur ir atbrīvums lielākais. Un tad mēs varam sākt, teiksim, ir apmēram zināms, kāds ir. Ir jau tāds, ja? Par atbīrums. Jā, nu labi, varbūt tas ir skaidrs, es varbūt to palaidu, es garām. Nē, viss kārtībā, bet ir svarīgi. Tad jūs domājat, ko nozīmē atbīrums? Tie, kas ir sākuši studēt, viņi ir un aiziet projām. Ja? Nu, nav beiguši šo programmu, varbūt ne tikai pirmajā kursā, bet arī vispār šo programmu. Teiksim. Tas ir izšķiesti līdzekļi, gan tā personīga, teiksim, kaut kādi, teiksim, resursi izšķiet, gan arī, teiksim, valsts resursi, gan arī tādā veidā. Un es domāju, tad arī pasniedzējs viņu izvilks līdz pēdējiem. Nu, ja viņš vilks sauri, bet katrā ziņā, bet es domāju, nu, reāli to zināt, tad būtu arī šī bāze vairāk. Jā, respektīvi, jūs prāt, tad mēs uzzinām aizbraukušo skaitu no pārvaldēm vai skolotājiem, sociologi par motivāciju un trešais par atbiršanu. Paskatīties, kas tur veidojas, un vecuma grupās, teiksim, te runāja par to, ka, teiksim, palielināt šo vecuma grupas. Es nezinu, es tikai vienkārši tā minējums savā laikā atcerēties, gan muitniekiem bija iegūst augstāk izglītību, bija tāds kampaņas veids, ka, teiksim, gāja mācīties, lai iegūst tik, vai tur nav arī kaut kāds saistīt kaut kādā, kam iegūst ir, lai viņš varētu noturēties darbā, lai viņš iegūst kaut kādu izglītību. Tas valsts radīs pieprasījums pēc... Jā, teiksim, vai tur nav, teiksim, tā arī tikai tāds laicīgs moments, kas pēc kā laika... Pēc tam pāriet, protams, jā, tāds runas varētu būt, jā. Tā, tad mums bija jūs, Anita, es nezinu, vai jūs vairs, jā, Anita, un tad jūs, Zātis, un tad jūs, jā. Jā. Pēc tam jūs, jā. Paldies par vārdu. Nu, migrācijas dati, nu, vismaz vispārīgi ir pieejami, un arī reģiona attīstība Latvijā bija šis pētījums, ko nesen publicēja. Un vismaz tā migrācijas plūsma no reģioniem ir diezgan skaidra, un ir arī bilde. Reģioni ir diezgan tumšās krāsās, nu, labi, tas bija bezjēdzīgi, droši vien šādi rādīt, bet, nu, reģionu migrācijas plūsma ir diezgan briesmīga un bet tā ir kopējā, vai ne? Nu, kopējā, jā, bet skaidrs arī, kad tā straujāk emigrējušā grupa ir iedzīvotāji darbspējas vecumā un jaunieši, nu, kaut kāds secinājums no tā var izdarīt, bet, protams, tiešām saprast arī to motivāciju, kādos pētījumos būtu ļoti liederīgi. Es gribētu teikt, ka reģionāla augstskolu nozīme reģiona attīstībā ir milzīga. Tur nav šaubu. Es nezinu, vai ir pareizais veids ar augstskolām aizvietot reģionā esošās darba vietas, nu, ka tās ir vienīgās darba vietas. Nu, protams, tas nav tas, uz ko mēs vēlamies tiekties, bet tādēļ, lai tā tad būtu lielākā atdeve no šīm augstskolām tieši reģionu vajadzībām, uzskatām, ka arī augstskolām nepieciešams tuvināties šai vietējai reģionālai kopienai un skaidrot savus darba rezultātus. Un domājam, ka to var darīt ar intensīvu tīklošanos, partnerību veidošanu, kas ir bāzēta reģionālos partneros, iesaistīt šos partnerus, kas varētu izmantot augstskolu darba rezultātus,
Protams, augstskolām ir milzīga nozīme mūža izglītības nodrošināšanā. Un ja runā par līdzinējo darbību, protams, ka tā nav tikai augstskolu vaina, ja, piemēram, kāda sadarbība nav bijusi veiksmīga, tā ir arī uzņēmēja pusē, kad arī uzņēmējiem ir jādefinē konkrētāk savas prasības un arī jābūt proaktīvākiem. Un tā jāsaka, ka arī LDDK ļoti intensīvi strādā pie nozara ekspertu padomjas darba aktivizēšanas, kas ir reprezentatīva un strukturēta sociālo partneru iesaisti izglītībā. Tātad arī šo resursu var noteikti izmantot. Bet, protams, arī jābūt atvērtām augstskolām šīm sadarbībām. LDDK ir sociālā dialoga koordinātori Latvijā, un, lai sagatavotu šai diskusijai, es arī aptaujāju viņus par viņu viedokļiem, jo viņi ir tie, kas atrodas tur uz vietas un redz. Un tas, ko viņi akcentē, ir, ka ir tā situācija, ka jaunietis iegūst izglītību bērndārzā, tad skolā, tālāk reģionālā augstskolā, viņš paliek turpat uz vietas, un tad jautājums, ka viņš paliek tālāk. Un aizbrauc, un kāpēc aizbrauc. Un, tas nozīmē, ka droši vien vai māca augstskolas kaut ko, kas reģionam nav vajadzīgs, vai arī varbūt apgūstot vienu profesiju, tie jaunieši tomēr strādā kaut kur citur, nav pievilcīgi turpat palikt uz vietas. Tāpat viedoklis bija, ka nepieciešamība sabalansēt to piedāvājumu ar profesionālu izglītību, jo nepieciešama tieši šie speciālisti arī ar vidējo kvalifikāciju, ne tikai politologi un humanitāro zinātņu pārstāvi reģionos, jo vismaz šīs prasmes dot iespēju nodarboties ar amatniecību, veidot mazo vidēju uzņēmēju darbību turpat uz vietas reģionā, pašam sev nodrošināt darba vietu. Viedoklis bija, ka augstskola ir daudz un studiju programmas dublējas arī reģionālajā aspektā, un absolventu zināšanu līmenis nevienmēr ir apmierinošs. Tāpēc, protams, ļoti labs ir tas pētījums šobrīd, kur vērtē kvalitāti un studiju programmu dublēšanos. Protams, bija viedoklis, ka nepieciešama ciešāka sadarbība ar reģionālajiem partneriem uz vietas. Tas bija saskatīts kā trūkums un norādīja arī, ka ja akadēmiskais personāls ceļo un nav šīs akadēmiskās darbības bāzes uz vietas, tad veidot šo sadarbību nav gluži iespējams, ka tur jābūt tai bāzē uz vietas. Tāpat arī viedoklis par to, ka ja mēs veicam lielās investīcijas augstskolās un zinātnē, kad tās jāplāno nacionālā līmenī un drīzāk jādomā, kā augstskolas zinātniskās institūciju laboratorijas izmantot kopīgi starp augstskolām. Un viens arī konkrēts piemērs, kad bija saskārušies cilvēki ar to, ka, piemēram, izstrādā ar Eiropas fondu atbalstu metodiskos materiālus, kas ir ļoti labi, bet viņi nav pieejami pārējiem, tikai tai pašai augstskolai. Un jautājums, kāpēc, jo tas droši vien sabiedrības labums un tam jābūt pieejamam visiem. Bija arī labie piemēri, protams, piemēram, veiksmīgas sadarbības struktūras, tika minēts kā Zemgales plānošanas reģions, Jelgavas tirgotāju asociācija un LLU sadarbojas veiksmīgi, ļoti pozitīvi. Un es gribēju arī komentēt to diskusiju par kvalitāti, kas balstās būtībā uz piemēriem. Es redzēju, man brālis mācās filiālē, tur nav kvalitatīvi, vai es zinu tomēr, kad ir kvalitatīvi. Man liekas, tā nav produktīva diskusija, kas balstās uz nereprezentatīviem piemēriem, kad mums tomēr ir kvalitātes nodrošināšanas sistēma, un jautājums, vai mēs viņai uzticamies. Ja neusticamies, tad daram kaut ko ar šo sistēmu. Un ja mēs pat viņai neusticamies, kā starptautiskā līmenī var uzticēties Latvijas izglītības sistēmai. Paldies. Pēdējais šitas bija interesants. Pagaid. Respektīvi, kādā ziņā neusticamies sistēmai? Tur kaut kāds mājiens bija, ko es līdz galam nenolasīju. Mēs operējam runājot par kvalitāti uz nereprezentatīviem datiem, tā kā radu līmenī. Es zinu, tur dzirdēju reģionālā līmenī un tā. Mums taču ir mūsu kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jā. Jautājums, vai mēs viņai uzticamies vai nē, vai mēs operējam ar kaut kādiem tādiem faktiem un strīdumies un nekur netiekam tālāk, vai, ja mēs redzam, ka ir problēma sistēmā, tad uzlabojam to, ja nav, tad mēs ticam mūsu kvalitātei augstākās izglītības nodrošināšanas. Jūs tieši par šito, jo ka ir indiņi, tad aiziet un tad mēs... Jā, bet mēs tad nobloķēsim cilvēkus, bet vispār jau pusstundu sēž. Tas varbūt atsevišķi jautājums varētu būt. Es pierakstīju, ka kvalitāte ir tēma, ko mums vajadzētu vēl drusku pamēt.
tagad iziesim vēl pirmajām raundām par tiem viedokļiem dažādiem, tad mēģināsim uz dažiem jautājumiem vairāk koncentrēties. Jā. 3 punkti. Par reģionālo skolu un reģionālās disproporcijas Latvijā šobrīd ir vislielākās Eiropas Savienībā. Ja mēs rēķinām pirmā vai galvenā reģiona īpatsvaru ekonomikā, kas ir Rīga vai Pierīga, tas ir 2/3 apmēram no iekšzemes koprodukta. Nākamais tuvākais rādītājs, ja nemaldos, bija 52% Eiropas Savienībā. Ja? Tātad mums šeit ir milzīga problēma. Un te arī ir tas jautājums par to migrāciju no reģioniem. Ja? Tā kā reģionālās augstskolas ir viens no galvenajiem instrumentiem, kā šo disproporciju var novērst un valsti attīstīt vienmērīgi. Par darba vietām un... Es drīkstu vēl. Jūs to uztaisiet kā tēzi, tā ir diezgan smaga tēze. Jums noteikti tad ir versijas, kā to izdarīt. Jā. Jo institucionāla uzturēšana jau nav veids, kā dabūt centrtīvas. Otrā tēze, kā viens no atšifrējumiem. Darba vietu radīšana reģionās un sadarbība ar darba devējiem. Ja runājam par Ventspils augstskolu, pārsvarā visas programmas, kas mums ir darba devēja diktētas. Un katru otro mēnesi man ir Ventspils darba devēja, un viņi taisa to sarakstu, ko vajag. Trūkst elektroniķu, trūkst inženieru, trūkst kvalificētu projektu vadītāju, neskatoties to, ka valstī šo speciālistu gatavo un ir daudz budžeta vietas. Tātad šeit ir joprojām jāmeklē risinājums. Un aspekts, kas ir jārisina, kas, manuprāt, ir galvenais augstskolās, jaunu darba vietu radīšana. Mums ir LIE ar saviem sēklas fondiem un atbalsta projektiem uzņēmē darbībai. Mums nav tieši mehānismu, kā students var to, vēl būdams students, taisīt savu uzņēmumu un saņemt atbalsta mehānismus, veidot šīs darba vietas reģionos. Tas ir tas instruments, kā šīs problēmas risināt. Un trešā lieta par to migrāciju starp reģioniem. Un, protams, ka Ventspilī negatavo ārstus un negatavos. Skaidrs, ka Ventspilnieki dosies uz Rīgu studēt šīs specialitātes. Ja? Tā pašā laikā tagad ir beidzies tulku un tulkošana programma, starptautiskais izvērtējums. Tur Ventspils augstskolas tulki ir atzīti par labākajiem. Mums tur ir ļoti liels īpatsvars, kas brauc no Rīgas studenti. Ja? Tā ka šeit ir migrācija gan vienā, gan otrā virzienā. Un Ventspils augstskolas galvenais kontingents šobrīd procentāli skatoties nebūtu nav Ventspilnieki un nebūtu nav kurzemnieki. Tā ir tendence. Un nobeigums, es vairs atņemos nerunāt, tas, kas ir iekšējās tirgus ir ierobežots. Tur mēs konkurēsim augstskolas savā starpā nedaudz, varbūt tur pa kaut kādām minimālām pārbildēm. Tas, kas ir neierobežots, ārējās tirgus. Un tur, kur ir vajadzīga stingra valsts atbalsta politika, tas ir, lai mēs varētu startēt ārējos tirgos. Tikai viens piemērs, cik ir runāts par to pašu vēstnieku vai goda konsulu Indijā vai tajā reģionā, kur tātad Indija vai citas Austrumāzijas valsts. 5, 6, 7 gadus mēs par to runājam. Nav nekāda risinājuma. Ziniet, kāpēc tas tā nav? Tur ir visu laiku tik minēt drošības apsvērumi. Indija nav tā saraksts. Var aizbildināt. Es jau nesaku, es jau nepārvaldu to jomu, ārlietu ministri, protams, bet saprot, jā. Varbūt vienreiz vajadzētu atrisināt. Es atvainojos, jā. Uztaisam riņķi ar pirmajiem, un tad griežamies. Tad jūs... Dace, pēc tam, un tad jūs, ja? Un tā mēģinam, ja? Tad Dace, jūs, Trapencers, un tad jūs. Spriekšu. Runājot par augstākās izglītības kvalitāti, es gribētu tomēr vērst uzmanību uz to, ka jāpaskatās arī nedaudz plašāk un uz kaut kādu lielāku sistēmu redzējumu. Ir vēl arī citi faktori. Vispār es esmu tāds ratnieks, politikas koordinācijas departamenta direktori, ja? Un tāpēc tieši manā laukā ir redzēt sistēmu lauku, ja? Un diezgan plaši tvert. Es domāju, ka ir pienācis tas brīdis, un to, ko arī ministrs ir uzsācis, ir ļoti svarīgs jautājums integrācija. Ja, tas ir temats, ko jūs tagad esat pacēlis. Ja? Ne jau tikai es domāju, tad citi ir kaut kas cilvēku pacēlis. Labi, jūs kā ministrs, ja? Es runāju šajā ministrijā. Ja? Es domāju, ka tas ir īstā vietā un laikā, jo arī jāskatās caur šo jautājumu, kāpēc tie cilvēki aizbrauc. Ja? Mēs runājam par kvalitāti, mēs runājam par etnisko jautājumu, mēs runājam par latviešiem, krieviem, citautiešiem vai ko, ja? Bet es pieļauju, ka daudzi arī dodas prom
sakarā ar šo jautājumu. Un integrācija nav tikai etniskais jautājums. Tātad varbūt būtu interesanti dzirdēt ministra viedokli, ja, kā viņš redz šobrīd. Teiksim, tāpēc, ka tie ir jaunieši, 25 gadi, ja, ko jūs akcentējāt zem integrācijas jauniešu politikas, ja, un tā lielākā daļa tie ir studenti. Labi, noteikti var, jā, ok. Skaidrs, integrācija, tad jūs un tad jūs, jā. Jā. Es tā kā gribētu reflektēt 3 pozīcijās. Pirmais, neatbildot, bet komentējot Slavinska kungu par pētījumiem Latvijas universitātē un Stradiņu universitātē un vēl kaut kur citur. Jā, es starp citu zinu, ka ir bijuši labi pētījumi 2007., 9., 10. gadā gan par profesionālo izglītību audzēkņiem un absolventiem, gan arī par augstskolu absolventu darba gaitām un tam līdzīgi. Kas varētu būt svarīgi, varētu būt nepieciešams sekundāro šo datu analīzi un varbūt kāds lietas šais pētījums, bet, kā zināms, tam ir nepieciešams papildus finansējums, jā, varbūt no izglītības ministrijas. Bet es pieņemu, ka tas būtu tiešām labs pasākums. Jūs redzat Latvijā, ka varētu to darīt, ja kāds? Jā, es redzētu gan. Es tiešām redzētu. Es pieņemu, ka ir vismaz 2 labas pētnieku grupas, kas to varētu darīt. Kam ir pieredze šādu pētījumu veikšanā. Bet, ja jūs uzskatāt, ka ir vajadzīgs kontraktēt kādus citus spēlētājus... Nē, tad ir svarīgi, lai tie būtu rezultāti, ne? Tā kā... Starp citu rezultāti ir, varbūt vienīgi vajadzētu šos rezultātus tā kā varbūt ņemt vērā politikas veidošanā. Jūs varat pateikt, cik cilvēku ir ārpus Latvijas augstākā izglītībā? Šajā brīdī es varētu pateikt pēc pusotras stundas, tad, kad es paskatītos pētījumu rezultātus. Jūs varētu mums te iedot informāciju, cik cilvēki ir dažādās valstīs aizbraukuši no Latvijas un mācās augstākās izglītības iestādēs? Mēs nevarētu pateikt precīzus datus. Mēs taisījām pētījumu 2007. gadā par absolventiem 3 gadus pēc absolvēšanas, un mums tiešām uz 6000 izlasi parādījās tie jaunieši, kas ir aizbraukuši pēc augstākās izglītības pabeigšanas. Tādi dati mums ir, bet mums nav šādu datu par 11. gadu. Labi, tā. Otrais, tā varbūt nebūtu gluži tā mana joma, bet es atcerējos, ka ir bijuši vairāk pētījumi. Viens no tiem bija 2010. gada Eirobarometrs, kurš parādīja, ka 88% darba devēji ir apmierināti ar absolventu profesionālajām kompetencēm Latvijā, kas ir atšķirībā Eurostata dati, kas atšķirībā no Lietuvas ir daudz labāk, jo Lietuvā ir 32% darba devēji, kas ir neapmierināti ar absolventu profesionālajām kompetencēm. Un trešais, ko es varētu šajā brīdī pieminēt, ir, kas tas bija, pēc reģistrētā bezdarba līmeņa no tiem absolventiem, kas ir beiguši 2011. gadā 1,2% ir bezdarbnieki. Tas vienkārši būtu mans komentārs par augstākās izglītības kvalitāti un tās vērtējumu no darba devēja puses. Tad... Jā, man arī būtu komentārs par to, ka varbūt augstākās izglītības kvalitāte dažādās augstākās izglītības iestādēs atšķiras, bet es neuzdrošinātos taisīt tādus globālus secinājumus, kamēr man nav izvērtējuma rezultāti, kuriem es ceru, ka tie varētu būt objektīvi. Bet tas, par ko es tā domāju, klausoties, kāda ir loma reģionālām augstskolām. Man patīk, ka Anita Lītas kundze pieminēja, ka tā ir palīdz uzņēmēju darbībai, Gita, ka mūža izglītības nodrošināšana. Nenoliedzam, tas ir saistīts ar kultūras līmeņa noturēšanu un attīstību reģionā, bet tas, kas, manuprāt, varētu būt nozīmīgi, būt ciešāka reģionālo augstskolu saistība ar biznesa inkubatoriem tajās pilsētās, kur ir reģionālās augstskolas, vai šādu biznesa inkubatoru veidošanu tajās pilsētās, kur to nav. Kā piemēru es varētu minēt Liepājas universitāti un tās sadarbību ar Liepājas biznesa inkubatoru, vai kā to sauc, it īpaši radošo industriju jomā, varbūt mēģinot attīstīt nākamajā gadā jau Latvijā vienīgo, nesaukšu kādu uzņēmumu, kas balstītos tieši uz radošo industriju attīstību. Bet tas, ar ko es gribētu varbūt nest savu pienesumu šai sanāksmē drīzāk, būtu tas, ka
darba devējiem, varbūt no reģionālām augstskolām ir vajadzīgi ne tikai tie jaunie cilvēki, kam ir, vai ne tik jaunie, kam ir bakalaura grāds vai maģistra vai doktora grāds, bet tas, kas darba devējiem, manuprāt, varētu būt svarīgi, ir tie cilvēki, kam ir pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, kas nozīmē, ka varbūt svarīgi būtu veidot koledžas līmeņa izglītību vismaz tajās reģionālajās pilsētās, kur ir profesionālās whatever, es atvainojos, kā tās sauc, kompetenču centri, apmēram kaut kā tā. Jo es pieņemu, ka varbūt, jūs pats rādījāt statistikas datos, ka tur ir 3700, ne švakarēts, bet es tā pieņemu, ka varbūt apmēram tā, ka ir tie profesionālo skolu beidzēji. Vai mums ir vajadzīgs, lai viņi visi, vai, mēs saprotam, ka viņi neies uz bakalaura grādu, varbūt vairāk kā 10%, bet varbūt būtu svarīgi, lai viņi 1-2 gados piemācītos un iegūtu to koledžas izglītību. Tas bija tas, par ko es gribētu iestāties šajā kontekstā. Es nemēģinu dzesēt, ja šī ir tēma, kas ir uzlikta tādā attiecībā profesionālā augstāka izglītība un koledži, jo skaidrs ir jautājums, ko mēs vēl koledžas liekam klāt jau pie tām visām iestādēm, drusku pat raki jau ir jau, vai arī kaut kā savādāk organizējam, vai kā citādāk griežam to lietu. Protams, tā ir interesanta tēma. Pirms mēs pārdiskutēsim, es gribētu vēl lūgt jums, jo jūs ilgi gaidat, un tad taisīsim riņķi par šīm tēmām drusku dziļāk. Ja? Tad, kolēģi, tas ir tā kā mēs izklāstījām, un tagad atsevišķi parunāsim, bet jums vēl ir pēdējā iespēja vēl kaut ko pielikt klāt. Ja? Nē, man ir, pirmkārt, gribu pateikt to, ka man ir nedaudz cits viedoklis, kāpēc jaunieši brauc uz ārzemēm mācīties. Es nedomāju, ka viņi brauc mācīties tāpēc, ka šeit ir slikta kvalitāte. To, ka šeit ir slikta izglītības kvalitāte, to mēs paši visiem sakam. Mums ir, kurā valstī vēl var lielākās augstskolas rektors pateikt, ka Latvijā slikta izglītības kvalitāte. Mums arī ministrs visur saka, ka Latvijā ir slikta augstākās izglītības kvalitāte. To viss klausās. Es domāju, tas, ka, 3 mēnešus viens cilvēks saka, tas ir, ietekmējis no 7. gada plūsmas. Es gribu pateikt, ka pirmkārt viņi brauc tāpēc, ka viņi jaunieši. Tas viņiem ir piedzīvojums, tas viņiem ir prestižs aizbraukt uz ārzemēm. Tas daudzos gadījumos ir arī lētāk. Bez tam viņiem ir iespēja arī Latvijā dabūt stipendiju, lai viņi aizbraukt uz ārzemēm studēt. Tā kā, ja viņi atrod augstskolu, kas viņu uzņem, viņi var dabūt studiju fondā stipendiju, un tas arī ir liels atbalsts. Jaunieši visās valstīs, es domāju, ir kaut kāds procents jaunieši, kas visās valstīs brauc studēt uz ārzemēm. Mums varbūt jāmēģina tos, kas citās valstīs grib studēt ārzemēs, arī šeit piesaistīt, jo kad tad vēl braukt un kaut ko darīt ārpusē, ja ne jaunam. Bez tam nav tā, ka šie jaunieši aizbrauc studēt labās programmās. Ir kaut kāda daļa, kas ir tiešām ar labām sekmēm, viņi aizbrauc, varbūt iestājas, es nezinu, Kembridžā, Oksfordā, Sorbonā, bet tādu īstenībā ir maz, jo mēs redzam tos, kas nāk atpakaļ. Viņiem ir vieglāk iestāties sliktās programmās, un viņi arī tādās iestājas, un īpaši tie, kas studē Anglijā, viņi atbrauc ar, teiksim, otrās, es tagad nevaru latviski pareizi pateikt, 2. klases bakalauru vai pat 3. klases bakalauru, bez bakalaura darba, bez maģistra darba. Tādas programmas arī tur ir. Un ar tādām viņi atbrauc atpakaļ, tās nav tās labākās, ar tādām arī citās valstīs tālāk ir grūti iestāties, un tad viņi mēģina Latvijā. Vairāk, man liekas, tomēr brauc arī maģistri tomēr mācīties, nevis bakalauri, jo tad jau viņi ir pieaugušāki, viņiem ir vieglāk kaut kur aizbraukt. Tā kā, es nedomāju, ka tas ir tikai tāpēc, ka mums ir slikta kvalitāte, tas ir tāpēc, ka viņi vienkārši ir jauni un grib kaut ko citu pamainīt dzīvē. Mēs par to kaut kā tā nekad neiedomājamies. Tālāk par tirgiem. Reģionālās augstskolas, kā es redzu, jau tagad meklē tirgus, īpaši, teiksim, Ventspils augstskola, Daugavpils augstskola meklē tirgus ārpus Latvijas, un es domāju, ka tas droši vien būs tīri sekmīgi. Par kopīgām programmām, man liekas, par to daudz vajag runāt. Mums ir labas kopīgās programmas starp reģionālām augstskolām un starp reģionālām un Rīgas augstskolām. Par to mēs arī maz runājam, bet tas arī noteikti varētu būt nākotne šajā augstskolas sadarbībā. Un vēl par migrāciju runājot, man liekas, ka to jau mēs, bija kaut kādi pētījumi jau pirms 10 un vairāk gadiem, ka mums tas migrācija ir no reģionālās augstskolas, no reģiona uz Rīgu, bet ja, piemēram, kāds ir pabeidzis
iegūst skolotāju profesiju Liepājā, un pat ja ir bezdarbnieks, un ja Gulbenē būs vakants, viņš nebrauks no tās Liepājas uz Gulbeni, un tas ir tas, kas mums Latvijā pietrūkst, ka mēs neesam gatavi migrēt pa Latviju. Paldies. Ir diezgan skaidrs, es saprotu, ka jautājums par to, kas, kur, cik daudz aizbraucis, ir drusku vairāk nekā tikai intelektuāla interese, jo tas kļūst par diezgan substancionālu argumentu daļu. Ja ne? Ir viena skola, kas saka, ka brauc prom noteikti daļa un uz noteiktiem apstākļiem un ir tur dara tāpēc, ka tas ir kvalitātes novērtējums, un saprot citu skolu, kas saka, ka ir kā citi iemesli, un tas noteikti ir būtiski mūsu diskusijai. Ne? Tas ir viens, un otrs, protams, man ir jāsaka zināms komentārs. Man pirmo reizi tagad bija sajūta, ka, lai nodemonstrētu demogrāfiskā situācijas skaudrumu attiecībā uz augstāku izglītību, laikam mums nāksies to demonstrēt uz individuālu augstskolu līmeņu. Ja? Jo tas, ka rāda ciparus par to, ka tas ir diezgan nopietni kritumi, kuri jebkurā normālā ekonomikas jomā izraisītu nopietnas pārdomas, ka tirgus sašaurinās dramatiski, jo 30% kritums pārskatāmā nākotnē ir dramatisks kritums, jebkurā jomā, kurā jūs skatāties, un kad tas ir jautājums par stratēģijas maiņu neizbēgam, es saprotu, mums te kaut kā ir jāpastiprina. Un jāpastiprina tā, ka jāskatās jau par individuālu augstskolas scenārijiem. Tas ir sarežģīti, bet iespējams to ir vērts izdarīt, jo tad varbūt mēs sapratīsim, par kādām sekām mēs te runājam, jo, manuprāt, es saprotu, ka tas, ka mēs rādam, ka ir absolūtais kritums iedzīvotāju grupziņā, ir kritums, kas radās no absolventiem, mums joprojām neliek justies, ka te ir kaut kāda nopietnas jautājums. Kvalitāte arī dabiski tur ir, bet mums jau tā kā visu paņēmēju skaits ir būtiski krītās, un tas man liek domāt, ka mums pat datu līmenī joprojām ir tāda, zinām, domstarpības, kas nozīmē, ir, protams, grūti piedāvāt reformu virzienus, ja, teiksim, ir sajūta, ka, vai nav problēma, ja, tad ir, vai nav risinājums. Ja nav problēmas, tad, ko mēs tur rakstamies ar risinājumu, viss ir kārtībā. Tad noteikti ir atšķirības tajā, kā mēs redzam realitāti jau tajā pirmajā pietuvinumā. Vai mēs varētu mest tagad kaut kādas 2 tēmas, 3, lai mēs varētu palīdzēt kaut kādus risinājumus vismaz ieskicēt, ja? Un es pateikšu tos, un tad jūs, protams, varat reflektēt. Viena no lietām, kas, protams, ir ļoti būtiski, ir mēģinājums iezīmēt, ko reģionālas augstskolas vistuvākā laikā vai vidējā termiņā varētu darīt attiecībā uz, teiksim, kvalitāti mēs nezinām, ja, bet attiecībā uz cilvēku jaudas uzturēšanu apkārt. Ļoti vienkāršs jautājums. Te bija vairāk versijas, ja, kā to darīt, inkubātori, uzņēmējdarbības veicināšana. Ja, un tā kā tā ir viena lieta, manuprāt, tas diezgan konkrēti un skaidra. Otra lieta, es domāju, ka svarīgi apstīties uz jautājumu par sadarbības iespējām starp augstskolām, kas ir salīdzinoši konkrēti, ņemot vērā to, ka tas tiek izteikts jau pāris reizēs, un ka tas ir versija priekš Latvijas, varbūt, gan tur Latvijas universitātei programmas saistīt kopējas, gan kopējiem augstskolām. Tad jautājums, vai kā, un tas ir iespējams. Trešā tēma, es domāju, diezgan konkrēti, vai mums ir kāda eksporta stratēģija reģionālām augstskolām, un Rīga paliks, teiksim, varbūt kā atsevišķa tēma, bet tieši reģionālām augstskolām kaut kāda pieredze noteikti ir. Tādā ziņā, ka mēs dabūjam klāt cilvēks no citām grupām. Un es domāju, ka būtu būtiski varbūt tajā pirmā jautājumā arī paskatīties, ko nozīmē tā darba devēja tēma, kas tika izvirzīta attiecībā uz profesionālu izglītību. Skaidrs, tur iekšējais pretrunas, darba devējs var pateikt, bet viņiem jau rezultāts ir pēc 3-4 gadiem tikai, vai ne? Ja students sāk strādāt tā augstākās studiju laikā, tad kaut kas, kur riktīgi, ko tad viņš dara, ja? Viņš mācās, viņš strādā, viņš dibina uzņēmumu, it kā nav slikti, bet kā tas sajiet kopā, ja? Es domāju, ka te ir diezgan interesanti izaicinājumi, gan arī par tām koledžām. Tā kā tas ģenerālais jautājums par cilvēku noturēšanu, ja? Tas ir jautājums par sadarbību, par eksportspēju un varbūt specifiskāk jau par profesionālās kompetenču kāpināšanu saistībā ar darba vietām, uzņēmējiem un tā. Tas varētu, bet varbūt ir kāds tēmas šīs varētu būt salīdzinoši konkrētas, ja? Aiziet mēģinām. Tad es sākšu ar reģionālu sakstu, ja tā var nosaukt vispār, ja? Un tad mēs ejam Dace un tad Gita un tad, Gats, jūs arī. Lūdzu. Jā, paldies. Pavisam droši varbūt vienīgi mēs varētu vienoties, ka nevis reģionālā augstskola, bet augstskola reģiona. Labi, piedošana? Bet tas ir tāds.
Jā, interesants droši vien saruna temats citai reizē. Jā, paldies. Es gribētu dažas lietas uzsvērt, protams, raugoties no mūsu pieredzes. Vispirms par cilvēku noturēšanu reģionā, respektīvi par tā cilvēku resursu piesaistītām izglītības programmām, kuras mēs attīstām. Vispirms mūsu specifiskā situācija ir koledžu programmas. Es neteikšu koledžas, jūs jau redzējāt, koledžu nav, bet ir koledžas programmas, arī mums ir koledžas programmas. Mēs gadus 4-5 atpakaļ uzsākām ļoti nopietnu sarunu ar pašvaldību vadībām, vēl toreiz vecajā struktūrā, un parakstījām vienošanos par koledžas programmu izveidi, sadarbībā ar profesionālām vidusskolām, respektīvi domājot par to, kāda ir tā pēctecība un redzot arī, kā reģions attīstās. Tā rezultātā mēs tās programmas esam atvēruši, bet tā problēma ir tā, ka ir ļoti grūti atvērt koledžas programmas bez valsts finansējuma un bez tā uzstādījuma, ka tajā brīdī, kad tā programma startē, patiesībā mums ir jāmēģina pierādīt, ka tā ir mūsu iegriba. Es domāju, ka šai ziņā tomēr ir jābūt tādam skaidrai vīzijai un skaidram uzstādījumam, skaidrai politikai. Tas ir viens no būtiskiem jautājumiem. Otram kārtām, cits starpā tās koledžas programmas, kuras mēs esam sagatavojuši, visas mēs neesam uzsākuši šī galvenokārt iemesla dēļ. Tās, kuras mēs esam uzsākuši, tās ir inženierzinātnēs un tehnoloģijās. Tās 3 programmas, ko mēs esam uzsākuši. Un šis jautājums, manuprāt, ir jāskat ļoti ciešā kontekstā arī ar tām programmām, ko piedāvā dažādu koledžu filiāles. Es to situāciju esmu papētījusi. Tās ir, ja runājam par koledžu programmām, tad tās ir sociālajā zinātnēs. Ja? Tas ir viens. Otram kārtām, tā ir tālāk izglītība visos līmeņos, protams. Šeit ir vajadzīgs gan skaidrs uzstādījums, gan skaidrs finansēšanas programma. Ir nepieciešams arī cilvēku resursi, kas ar to strādā, jo akademiskais personāls ir pasūtījums pildītājs, atvainojos, ka es tā vienkāršot saku, bet ir vajadzīgs zināms administratīvais resurs, kurš vismaz ievirza un to grūdienu iedod. Ja? Mums te ir gana daudz labu lietu izdarīts, bet patiesībā šobrīd ir jautājums par administratīvo resursu. Lai piesaistītu projektus, iespējas ir, faktiski tas ir finansējuma jautājums. Ja gribam skaidri, zinām, ko gribam, un tas vairs atkal nav vienas augstskolas vai viena reģiona vēlme, bet ir kopumā uzstādījums valsts līmenī. Tālāk es gribētu uzsvērt, atgriežoties pie jūsu teiktā, tas tiešām ir ļoti būtisks jautājums radīt reģionā akadēmisku un pētniecisku bāzi. Tas ir jautājums, kas ir saistāms ar kvalitāti, viennozīmīgi. Tas ir jautājums, kurš noteikti ir jāskat kontekstā ar izglītību, ko piedāvā augstskolas un koledžas filiālēs. Tas ir viens no ļoti nopietniem jautājumiem. Attiecībā uz mūsu pieredzi es gribētu teikt, es domāju, ka arī pārējās reģiona augstskolas ir līdzīgā un varbūt pat labākā situācijā. Viņas teiks pašas, ja tas būs nepieciešami, bet man šķiet, ka tas ir mazliet mīts, kas tiek no gada uz gadu tālāk attīstīts. 15 gadu darba rezultātā mums tas, ko mēs tā vienkāršot saucam par staigātājiem akadēmiskajā korpusā, mums tā problēma nav. Staigātāji domāju, tie, kas braukā pasniegt, kā? Teiksim tā, akadēmiskais korpus ir stabils un strādā Valmierā. Cita lieta, ka Valmiera ir pārāk tuvu Rīgai un kāda daļa akadēmiskā korpusa dzīvo Rīgā un braukā. Ja tas uzstādījums ir, ka mēs tajā reģionā to vidi gribam veidot, tad, protams, ir jādomā par to, ka ar laiku tas cilvēks sāk skatīties atpakaļ uz Rīgu un meklē vietu Rīgā, kā viņu noturēt Valmierā. Es pati braukāju. No Rīgas? No Rīgas. Jūs dzīvojat Rīgā? Es dzīvoju Rīgā. Es 10 gadus braukāju.
Ja es tā paraudzītos uz savu dzīves modeli, tad es neatrastu nevienu īstu tādu motivējošu argumentu, kā vienīgi un tikai, ja tu esi to darbu uzsācis, tas darbs ir jāpadara godīgi man atvēlētajā laikā. Es tā mazliet privāti, lai jūs saprast, ka es zinu, ko es runāju. Ja? Bet tā problēma, ka akademiskais korpus atbrauc, nolasa savu lekciju un aizskrien uz citu augstskolu, šī problēma tiek risināta. Es domāju, Ventspilī ir vēl labāk varbūt tā situācija, jo Ventspils ir tālāk no Rīgas. Ja? Bet, protams, ka gan morāls, gan politisks uzstādījums un atbalsts noteikti ir vajadzīgs. Ja gribam, tad arī tā virzienā strādājam. Noteikti ir jādomā par koeficientu sistēmu. Noteikti ir jādomā par administratīvo resursu, lai tomēr radītu to stabilitāti. Ja? Trešām kārtām par sadarbību ar darba devējiem, ar partneriem reģionā. Es līdzīgi varētu teikt, ka 15 gados tā pieredze ir gana krāta un uzkrāta, un mums ir ļoti laba sadarbība ar plānošanas reģionu, ir ļoti laba sadarbība ar biznesa inkubatoru Valmierā, bet, protams, ka es atkal būšu ļoti tradicionāli un teikšu, arī šis darbs, šī tīklošanās prasa nopietnu administratīvo resursu speciālistus ar labām izglītībām, ar prasmēm komunicēt, ar prasmēm analizēt, pētīt un tā tālāk. Un to visu nevar viennozīmīgi novēlt uz akademiskā korpusa pleciem. Varbūt, ka Rīgā augstskolas to tā nejūt, bet mēs to jūtam, strādājot reģionā. Un visbeidzot, es domāju, ka jebkurā gadījumā ir jāpaskatās uz reģiona augstskolu, jāizvērtē tās iestrādes gadu gaitā, jo kāda daļa izglītības programma, protams, ir saistīts un ir orientēts tieši uz reģionu vajadzību. Tā tas ir arī mums, kāda daļa studiju programmas ir ar labām iestrādēm un ir tādas, kas jau noteikti savu devumu varētu dot valsts līmenī. Un tā vienkāršoti uzstādīt to jautājumu vai virzīt to jautājumu tā, ka visām reģionālām augstskolām ir jāstrādā vienīgi un tikai tam reģionam. Es domāju, ka tas ir vienkāršot un diez vai tas būs tas pareizais ceļš. Paldies! Pārsniedzams lietas, ne tikai tas, ka viņa dzīvo Rīgā, bet arī tas, ka svaigs arguments par to, ka vismaz mans svaigs arguments, ka to uzstādījumu risināšanai, kas ir tīklošanās un darbība iekšpusē un projektu piesaiste, iespējams prasa ekstra pulsu un lielāku administratīvu resursu. Es, protams, negribu kariķēt situāciju, bet dabiski te veidojas tāda situācija, ka administratīvais resurs tā kā raujās pa Valmieri, ja? Un akademiskais personāls lojāli piebraukā un māca, bet varbūt arī citur. Tādējādi veidojas, ja jūs tā gribiet... Jūs sagaidiet no manis procentu. Es nesagaidu. Lielākā daļa, protams, dzīvo un strādā Valmierā, Cēsīs. Cēsīs mums ir diezgan daudz, bet ir kāda daļa, kas brauc no Rīgas. Nē, es vienkārši domāju, ka tā... Viņi strādā pie mums un ir stabīli. Es vienkārši domāju, ka tā reģionālās augstskolas reģionā lomas kvalitatīva uzturēšana prasa ekstra administratīvo piepildu. To es tā saprotu kā tēzi, lai tos uzstādījumus izpildītu, un ka tas nav tik, varbūt ir salīdzinoši grūtāk reģionā nekā tas ir Rīgā. Man liekas ļoti, Gita, darīsim tā, Gita, un tad Dace, un tad Gacis, un tad jūs, ja? Gita, Dace, Gacis. Runājot par to otro punktu sadarbības iespējas starp augstskolām, ir droši vien jāatcerās viena tāda lieta, ko varbūt politikas līmenī arī, ja būtu milzīgi, ja būtu pietiekoši liela politiskā griba un iespēja vienoties Saeimā un pieņemt šo to likumā, proti, vai nākotnes likumā, šeit ir runa par tām filiālēm, jo ko mēs saprotam ar augstskolu, ja? Tātad, dažās ārzemēs šāda te filiāli, kas atsevišķi reģionā kaut ko realizē, jau skaita par atsevišķu augstskolu. Ja mēs tā skaitam, tad mums ir nevis cik tur, bet divreiz vairāk. Ja, tad mums ir jau aptuveni plus mīnus 100. Ja? Līdz ar to, ņemot vērā to, ka šis te filiāls ir pašfinansējuši tādā ziņā, ka tas ir tirgus efekts, ja pašas augstskolas ir izdevīgi veido šīs filiāls, protams, kvalitāte tur, manuprāt, ir tādā ziņā zemāk, ka tie resursi uz vietas, protams, tās ir
telpas, biblioteka citreiz ir, citreiz nav, citreiz atbrauc ar autobusiņu, citreiz atbrauc ar autobusiņu viss personāls, bet tomēr tur trūkst augstskolas vides, ja, jo ļoti svarīgi ir tā vide, kur cilvēks ied un jūtās kā augstskolā. Vai jūs sakiet, ka te ir zinām pretruns starp Rīgas augstskolu stratēģiju pelnīt reģionos un augstskolu reģionos darbību, jo principā jau konkurē viņi par vienu to pašu segmentu ar dažādiem piedāvājumiem, bet izskatās, ka filiāļu piedāvājums ir tā kā gana... Reizēm ir tādas pašas programmas, ir tajā reģiona, teiksim, Daugavpilī, tajā augstskolā, un blakus ir tur 5 citu augstskolu filiāls, kas faktiski konkurē uz to pašu tirgu. Jā, vai jums ir tāda doma, kā mēs šito varam risināt? Mēs to varētu risināt, ja būtu attiecīgi, kā jau es teicu, spēka un gribas, tad varētu šīs te filiāli pirmkārt varētu varbūt aizliegt, kaut kā legālā veidā. Aizliegt, labi. Aizliegt veidot filiālis, vai arī uzlikt tik augstas prasības, ka viņas nav iespējams veidot, ja ir paralēlas programmas dublējušas. Otrs ir, protams, valodas jautājums. Neapšaubām, ka filiāļa niša ir šī te valoda, ja, jo nav noslēpums tātad, ka filiālēs var realizēt citā valodā, par cik tās ir bieži vien juridiski personu veidotas filiāls nekā latviešu valoda. Ja. Protams, tiek mākslīgi sargāta filiāla niša, ierobežot studiju valodu augstskolās. Filiālēs lielāks īpašs ir krievu valodā, kas mācās. Protams, jā. Sevišķi, ja skatās pa Daugavpili, Rēzekni. Un ja mēs valsts līmenī gribētu šo problēmu risināt, tad mums tas kaut kādā veidā būtu jāskat kontekstā, ja, jo tas neapšaubām, jo bieži vien arī tie paši pasniedzēji, kas strādā tajā lielajā valsts centrālajā augstskolā, dodās uz filiāli un viņi paralēli, protams, dodās uz filiāli, runā citā valodā, tur ir sliktāka biblioteka, tur ir sliktāka apstākļi, tur nav akadēmiskā vide, rezultātā cieši visu studiju kvalitāti. Tagad tas filiāļu jautājums ir tāda liela rezerva, ko mēs varētu... Bet tās sadarbības starp augstskolām, labi, šis ir tāds interesants, tāds zināms nesadarbības variants, ja? Tad ir filiāle un ir augstskola reģionā, bet sadarbības starp augstskolām... Varētu būt kaut kāds risinājums, kad šīs te filiāles ar kaut kādiem nosacījumiem, tā kā tuvināt tajā augstskolē, varētu tādu risinājumu legālā veidā mēs arī izdomāt, ja? Tas viss ir darāms. Tas ir darāms, ja? Tas ir darāms, jā. Filiāls tiešām tā, kad atverās tikai uz vienu dienu, un tas arī viss grāmatas atver kastē. Šis ir absolūti skaidra lieta, jo tāpēc, ka pie sakrītoša tirgus, ja vēl viņu saskalda ar filiāļu palīdzību ar nekvalitatīvu piedāvājumu vai mazāk kvalitatīvu piedāvājumu, tad tas, protams, nav lieta, kas interesē no publiskā labuma viedokļa nevienu. Ja? Man ir ļoti īsts konceptuāls priekšlikums pārorientēties no runāšanas par pieturēšanu uz runāšanu par piesaistīšanu, jo pārāk daudz, manuprāt, izskan tas, ka mums tas labās dzīves modelis ir, ka tas cilvēks uzaug turpatās, ieiet skolā, turpatās aprasās, turpatās uztais biznesu un turpatās arī paliek. Bet manā pieredzē, veicot pētniecības darbus laukos, visi tie, kuri runā par nepieciešamu kaut kādus cilvēkus pieturēt, nezinu kurus, jo visi savus bērnus sūta uz ārzemēm mācīties, un nevis tāpēc, ka tur ir racionāli izvēlēta tā labākā skola, bet tāpēc, ka kvalitatīva izglītība mūsdienās ietver spēju saprast, kā lietas ir savstarpēji saistītas aiz kādas nāciju valsts robežām, un līdz ar to tas ir, teiksim, tā sociālā mobilitāte un redzesloka paplašināšana ir mūsu kolektīvajā izpratnē par labu dzīvi. Es nezinu, kāpēc mēs maldinām sevi ar to domu, ka mūsu tas labās dzīves modelis ir pieturēt cilvēkus kaut kur. Un īstenībā, ja mēs pat pārorientētu to konceptuālo uz to piesaisti, tas uzreiz mainīt. Daci, tev šito nāksies atbildēt, kāpēc tas tā ir? Ja? Kāpēc ir tā, ka pieturēt pārējos tuvāk sev, liekas, ir adekvāti nevis palaist, ja? Tur kaut kas ir... Tā nebūs cilvēks saka vienu. Tas ir vienkārši dziļāk noteikti nekā augstskolas lieta, vai ne? Tā ir. Es izsekošu kārtībai, lai mums būtu secība. Jā, lūdzu. Tā, pirmā viens replika, ka es paslavēšu Valmieru, jo Valmiera ļoti labi organizē šo administratīvo darbu, cik es tur iepazinos to situāciju, ka viņi tiešām novēl no pasniedzēju pleciem, teiksim, tās projekta rakstīšanas, viņiem konkrēti cilvēki, kas to palīdz, un viņi motivē pasniedzējus iegūt doktora grādus un tādas lietas. Tā kā reizēm viena otra Rīgas augstskola var pamācīties, kā maza augstskola efektīvi strādāt, tā kā tur viņiem cepur nos. Bet tā doma, ko es te gribēju pateikt, ir tā, ka viena lieta, par ko man ir bažas, ka mēs šeit tagad runāsim par šīm augstskolām, par to, ko mēs darīsim ar reģioniem, bet mums vajadzētu noteikti to sasaistīt ar tādu lietu, kas ir šīs nacionālās attīstības plāns valsts līmenī. Kādā veidā valsts plāno kaut kur reģionos, ko darīt un attīstīt. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo mēs tagad varam izdomāt, vai mēs piesaistam tādus cilvēku resursus vai tādus.
Piemēram, tai pašai Rēzeknē ir rektors, kurš ir pārliecināts par to, ka viņam jātīst tur mašīnu būs kompleks un visas tās lietas tā programma. Vai tas ies kopā, teiksim, tas ir ļoti būtiski. Gati, jā, tad dragājiet, ja? Nu, tādā ziņā, jo tāpēc, ka tas, kas ir sarunās bieži, nebūtu slikti parunāt par šito. Runājām un liekam priekšā. Es drusku gribu aktīvāk, ja to visu lietu. Jo noteikti ir tēmas, ko varam celt. Nu, tādā ziņā, ka es jums lūdzu. Jā, ir ar napu, nu tad kā, piemēram? Tas ir ļoti būtiski, lai tie procesi neiet, lai nav tā, ka mēs te izrunājam, ko mēs darīsim, kā vajadzētu darīt. Jūs tur pēc tās tad netiešie, kad tur ejiet uz valdību, tur mēģina, bet tad dodiet... Jā, nē, bet tas, teiksim, tas būtu arī jūsu uzdevums, ka jūs teiktu, ka to vajag saistīt kopā stratēģiski. Bet pagaid, nu tad mēģinam struktūru. Tas nav tā, ka ir auditorija, kur sēž. Nu, tad, ko tu man atnesīsi, ja no tā, vai otrādi, tad dodiet man, tāpēc, ja mēs šeit esam. Skaidrs, ka naps iet vaļā. Tagad kaut kādas versijas. Aiziet, ja, uz priekšu. Nu, ko, tas jau ir, tāpēc ir inteliģenti cilvēki, kompetenti, lai viņi sāktu sniegt iekšā. Pat tad, ja jūs neziniet, kā tur konkrēti jums atbildēs, un tas no publiskā labuma viedokļa, jūs atnāk, tā kā petīciju parakstīt. Nu, arī maz darbs kaut kam, ja, šajā gadījumā Nacionālā attīstības plāns tiešām top, tur ir tēma par, kas saistās ar drošumu spēju, daļa no tās ir spēja ilgstoši dzīvē mācīt. Vai mēs varam izvērst to, teiksim, augstskolu reģionā vai reģionālas augstākās izglītības griezumā? Jā, tad kā? Nodarbinātība, visi tie jautājumi, jā, labi. Es jau to darīšu, man jau vajag, lai tas man būtu kontribūcija no cilvēkiem nāktu, tas jau man svarīgi. Man tieši gribējās pateikt, ka visu to pašu, ko Gatis Krūmiņš ir teicis, jāpasasaistē ar kopiem lieliem plānošanas dokumentiem, jo tad, kad mēs runājam par to, kāda ir reģionālas augstskolas nozīme un ko šī augstskola dot reģionam, ir jautājums, ko mēs varam dot reģionam, lai reģions varētu iedot augstskolai. Un šeit mums ir jānolaižas zemāk vai varbūt pat savādāk jāpaceļas augstāks, jo mazāks bērns, jo augstāk mums ir jāpaceļas, lai runātu par viņu. Jo tie cilvēki, tie jau skolēni, kuri pieņem lēmumu iestāties vai neiestāties augstskolā, turpināt mācīties augstskolā vai palikt, vai izvēlēties profesionālu izglītību vai vispārēju izglītību. Tas lēmums ir atkarīgs ne tikai no augstskolas pieejamības, no tā, kā tiek organizēta augstākas izglītības finansēšana, bet no tā, kas ir ieguldīts šajā bērna līdz šim, kāds ir viņa vēlmes un spējas. Un, manuprāt, šeit arī nāpa konteksts un kopējs reģionālas plānošana kontekstē ir jāskatās šiem lietām kopīgi. Bet tad pasakiet, kā tas ir. Ja, jo tāpēc, ka tas patiešām iznāk tā, ka mēs vēl vairāk paplašinām tēmu un saprotam, ka reģionāla augstskola jautājums vai augstskolas reģionāla jautājums tagad mums ir jārisina arī vispār sistēmiski. Tas ir viens risks, ka šādā pieeja ir, ka mēs to paplašinām tik lielā mērā, ka vienkārši sajūta zūd, mums vispār risinājuma vairs nav. Jo viņš taču tiešām ir par cilvēku dabu jautājums. Ja? Ar to mums tā izmainīt uzreiz nevar. Ja? Ka tā var iziet tik lielā mērogā, ja? Ka tur... Tas, protams, ir veids arī, kā izvairīties no risinājuma. Protams, to var darīt, ja? Jo var paprasīt vienmēr, kas ir cilvēks vai kas es esmu. Es gribētu ļoti atbalstīt Valmieras augstskolas izteikto ideju par koeficientiem reģionālajās augstskolās. Bet kāpēc? Es tā saprotu, tā drusciņ tā lingvistiski tā negatīva pieskaņa vārdam staigātāji vai braukātāji, bet reģionālo augstskolu specifika, diemžēl, ir tāda, ka nevienmēr var nodrošināt pilnas slodzes darbu akadēmiskam personālam. Piemēram, pieminēšu Liepājas universitāti, kur jauno mediju mākslas programmā ir fotogrāfija, bet Latvijā ir vispār tikai viens cilvēks, kam ir grāds, tā kā zinātniskais grāds fotogrāfijā. Un Liepāja viņam ir nodrošināts pilnas slodzes, lai viņš varētu strādāt, viņam ir vajadzīgs kaut kāds papildus finansējums, kaut vai tai pašai braukāšanai. Tad otrais, ko es gribētu teikt, kvalitātes uzlabošana varētu būt saistīta apvienotie grādi. Un atkal es varētu minēt Liepājas universitāti, kur vēlējās veidot kopīgu doktora grādu programmu mākslas, whatever, kā tas saucās, arī jauno mediju. Es atvainojos par žargonu, es centīšos laboties. Labs. Piedodiet, lūdzu. Vairs tā nebūs. Tas būtu tā kā apvienoto grādu veidošana starp augstskolām, kas varētu būt kaut kādā kvalitātes, varbūt, neteiksim garantīja, bet tuvināšana, ja ir tās diferences. Un trešais punkts. Es pārtraukšu.
Jo tieši ar Vidzem mēs veidojām arī vienu programmu, kur arī var to strādāt arī paralēli, kas ir divas augstskolas, un veidot programmas, lai nebūtu braukšana. Kā tas izskatās? Tas ir, kopīgais programma, grāds var izdot, tagad atļauts var būt abi. Mēs abi izdodām, kas ar to diplomu, un tas ir ļoti pozitīvi. Jums ir pieredze, kas ir pozitīva attiecībā. Tagad tikai likums nesen pieņemts, un mēs to strādājam. Un ar Liepāju arī, jā. Un trešais. Tas būs vairāk no manas pieredzes, bet man arī patika, ka tiek runāts par to tālāku izglītību un par tālmācību. Man gribētos apvienot tālāku izglītību ar tālmācības metodu, bet pēc moduļu sistēmas. Varu pateikt, es saņēmu tādu piedāvājumu pamācīties izglītības politikas analīzi Londonas pilsētas universitātē, tā kā tālmācības programmā. Paldies Dievam, manas 817 mārciņas finansēja Eiropas komisija un paskatījos, kas tad ir pārējie tie līdzstudenti. Neviens nav no Lielbritānijas, viss ir tā kā Austrum Eiropa un Centrāla Eiropa tā. Es pieņemu, ka varbūt arī mēs reģionālās augstskolās varētu veidot kaut kādas tādas moduļu programmas, bet šeit programma ir valoda. Ja mēs... Problēma esot valoda. Valoda. Kur programma? Reģionāla augstskolā? Jūs domājat uz citām valstīm? Jā. Varētu būt nacionālās, varētu sākt ar nacionālām, tad mēs varētu pāriet uz starptautiskām. Bet runājot par starptautiskām, tad tur gan būtu problēmas kaut kāda. Saprotiet, domāju, kad jums tas piedāvājums bija? Tikko, jā? Pirms kādu mēnešu. Jā. Un, protams, cilvēki Lielbritānijā reaģē uz nepieciešamību izmainītās mācību maksas situācijā dabūt jauns. Es gribētu kolēģu uzmanību vērst uz šo lietu, tās tūlīt būs Latvijā. Es domāju, tiem cilvēkiem vajag studentus, kas maksā 8 vai nav cik, viņi nāks ar savām programmām Latvijā. Ja te nerosīsies vietējie, viņi būs klāt. Reku jau ir paņēmuši jūs nost no Latvijas. Tas nozīmē, viņi arvien vairāk to darīs. Tāpēc, ka viņu iekšējā tirgu ir sāsinājusies konkurence. Uz priekšu. Tas nozīmē, ka ja šeit kāds grib kaut ko vēl darīt, pēdējais brīdis. Ja, bet tas nenozīmē, ka ar valsts atbalstu mērķiecīgi jādara par spīti augstskolu un tā. Ja? Augstskolām ir jāgrib. Ja? Mēs esam gatavi kaut ko skatīties, bet augstskolām ir jāgrib. Tas ir vienkārši rādītājs, ka konkurence nāk iekšā strauji Latvijā, neatkarīgi no tā, ka te nav pašas augstskolas fiziski. Ja? Viņas veido piedāvājumu. Un es domāju, ka tas patiesībā ir, vai tad Latvijā te kāds to izdara. Ja? Tagad Latelekom, ja jums vienkārši informācija, mēs esam kādreiz runājuši konceptuāli, ka tā interese veidot Open University tipa piedāvājumu Latvijas mērogā konceptuāli ir. Jautājums tikai vai to kāds saņemsies te un sāk šajā virzienā strādāt, piedāvājot apmācību, miksējot digitālo ar moduļu sistēmu uz vietām visās Latvijas teritorijās, un tas, protams, ir izaicinājums, ko es vienkārši atstāju kolēģu ziņā. Varbūt to var noignorēt, bet saprotiet, ka tirgus tiks noņemts, jo atnāks tie, kuriem ir jauda un pieredze un tā, vai ne? Tā kā es domāju, šis ir ļoti vērtīgi piezīme tādā ziņā, lai te kāds sākt rosīties. Ja? Bet es mēģināšu izsakot, ja mēs esam drusku pāri laikām, un tad mēģināšu aplūkt. Mums ir vairāk cilvēki, kas vēl vēlējās runāt. Tāda Valērijas, jā. Un jūs no Lielo pilsētu asociācijas un tad mēģināsim noslēgt to pasākumu. Es mēģināšu tiešām ļoti ātri varbūt tieši tā. Pirmais, teiksim, kur balstās varbūt tas informācijas avots, kā mēs viņu iegūstam. Mums bija tāda sanākšana ar visām nozaru asociācijām, respektīvi mēs taisījām tādu bildi, kas tad notiek Latvijā par, teiksim, tautsaimniecības attīstību. Ja? Un mēs visām nozaru asociācijām uzdevām vienu to pašu jautājumu. Vai jūs esat apmierināti ar, teiksim, darbspēku piedāvājumu, augstāko izglītību un tam līdzīgi? Un tā koncentrēta atbilde bija sekojoša. Viņi saka, mums ir brīnišķīgas mācību programmas, kas sagatavo ķīmiķi zinātnieku. Mums nav neviena mācību programma, kas sagatavo ķīmiķi tehnologu. Respektīvi, tātad mēs varam pierādīt, ja, ka mums tā programmu sistēma, ja, ir ļoti laba, viņi aiziet kaut kā uz to zinātnisko pusi un nav tas, teiksim, tas, kas ir vajadzīgs rūpnieciskai ražošanai. Iespējams, ka tas varētu būt viens, teiksim, no tādiem
ko darīt reģiona augstskolās, jo kaut kas jādara, jo šitie te cipariņi, viņi parāda to, ka tas slikti būs, jā, un teiksim, mūsu savukārt ieguldījums un mūsu, teiksim, tā pieeja vairāk ir it kā mēs turpināsim gatavot kvalitatīvu, iepirkt aparatūru un visu pārējo, lai mums būtu ķīmiķis zinātnieks, bet mēs neko nedaram, lai mums būtu ķīmiķis tehnoloģis. Tas ir pirmā atziņa. Otrā atziņa, kas arī nāk, teiksim, varbūt no pieredzes un vairāk tādiem kontaktiem ar ārvalstu arī, teiksim, augstskolu vadītājiem vairāk. Pirmais, iespējams tas, ko varētu reģionos darīt ar mūsu augstskolu sistēmu. Jā, šeit bija tāda interesanta klasifikācijas, viņi tā arī īsti nesaprat kaut kā par reģioniem sadalīts, un droši vien, ka tā arī var klasificēt, jā, pēc piederības no augstskolas vai tās koledžas. Juridiskās adreses, jā. Tieši tā, tas ir viena no daudzām klasifikācijas veidiem, KTR kods ir baigi svarīga lieta, jā, mēs uztaisītu droši vien Latvijas dalījumu, bet citādākiem reģioniem būtu citādāks. Tādā ziņā, ka zemgala... Nē, tas nav relevanti, jo relevanti ir, ja mēs tiešām novērtētu pēc kaut kādas kvalitātes. Piemēram, man šķiet, un ne tikai man, bet arī no šiem, es tomēr viņus uzskatu par ekspertiem augstskolās, ja viņi strādājuši, viņi saka tā, ka Latvijā iespējams, ka ir kaut kur universitātes, jā, tas, ko sauc par universitātēm, bet viņi saka, lielākā daļa mums tomēr tā kā velk uz to koledžu līmeni. Es saprotu, ka droši vien bijuši kaut kāda apsvēruma, ka viens grib saukties par universitātu, un mums 90. gados laikam bija tā ļoti kruti, kā saka, mainīt nosaukumu. Kāpēc mainīt? Droši vien ievajadzējās to nosaukumu mainīt. Un respektīvi, ja, tas pirmais, ko mums vajadzētu varbūt izdarīt, ir paņemt kvalitatīvu, teiksim, šo augstskolu vērtējumu iedalīt, viņas negribētu teikt ranžēt, jā. Tipoloģiju uztaisīt. Kaut vai to. Aptuveni, lai paskatītos, kas tad mums ir kas. Un trešā lieta, trešā tēze ļoti arī tāda nāk no ārvalstu pieredzes, un varbūt Orhūsas gadījums šobrīd ir tas, kas ir to. Orhūsa ir šobrīd apvienojusi, laikam, ja es nemaldos, 10 universitātes. Tā saucamās universitātes. Visur vadītāji, visur nē, laikam Orhūsas universitātes vadītājs ir dānis, bet tie pārējo tā saucamo filiāļu vadītāji ir amerikāļi. Viņiem uzdevums ir dabūt 3 gadu laikā budžeta pieaugumu par tik un tik procentiem. Krieviski tāds teiciens, gruķis vicis, ko hočeš, bet naudu dabū. Un saprot, tad, kad tev līgums ir nevis augstskola tur, lai pārstāvētu kaut ko vai tam līdzīgi, bet lai piesaistītu, teiksim, šo naudu, lai piesaistītu resursus, tas cilvēciņš, ja, kas ir vadītājs, augsts līmeņa menedžeris, viņš domā mazliet savādāk un darbojās arī savādāk. Paldies. Tad Lielā pilsētu asociācija un tad jūs, un tad mēģinām. Te nevienam nerodas šau par reģionālu augstskolu pastāvēšanu, tas ir īstenībā, un es domāju, ka, saprotams jautājums, bet es domāju, ka arī šeit gribēju pasvītrot to, ka pašvaldības ir ļoti interesi, tās pašvaldības, kurās atrodas lielajās, ir interesi šo augstskolu attīstībā un arī gatavas, un to darīja arī finansiāli balstīt, un mums pat Ventspilī noslēgts sadarbības līgums ar augstskolu, ar finansiālu palīdzību, mēs sniedzam vairākus gadus arī ar profesionālo kompetenci centru, gan ar mūzikas vidusskolu, kas kultūras ministrijas arī profesionālā. Tā kā katrā ziņā tas ir ieinteresēts šo augstskolu attīstībā. Šeit es piekrītu Reivaldes kundzei par šīm filiālēm. Filiālēm, cik mēs arī zinām, nav šīs kvalitātes ir, un tās ir laikam, tā kā jūs teicāt, ka acīm redzot, vajadzētu kaut kādu vērtēšanu, kaut kādu īpašu, paskatīties, kā viņi tā. Jo tas ir vienkārši tāds, nav kvalitātes. Tas varbūt arī. Bet par kvalitāti runājot, man tāds gribētu jautāt vienkārši, teiksim, ir paša augstskolas departamenta izstrādātas augstskolas darbības rādītāji, to, kas tajā informatīvā ziņojumā. Un to mēs esam padalījuši savā sadarbības līgumā ar Ventspils augstskolu. Kāpēc gan izsekot, un viņas arī pēc šie rezultatīvie rādītāji, tie 15 rādītāji, ko ir apspriest darba grupā, es domāju, ka viņi ātri vienkārši viņi jāievieš, un tā arī jāseko līdzi šai kvalitātes, kā pilda šie kvalitātes punkti. Un tur arī būs šo augstskolu ranžējums, kā viņi, pēc kāda laika, kā viņi pilda šie rādītāji kvalitatīvi. Tūlīt par to kvalitāti uzreiz, bet pēdējo... Jūs nerunāsiet? Es runāšu. Jā, jūs tad runājat, jā.
tur vēl būs. Finanšu departamenta direktora ministrija. Es varbūt netik daudz no augstskolu pozīcijas, bet tīri no šīm te finansēm un tīri kā es to redzētu, varbūt tas mazliet savādāks skats. Ja mēs atceramies Krišjānu Valdemāru, Latviju brauciet jūriņā, jā, teiksim, un dibināšanu latviešu un igauņu jūras skolas, tad man nav gluži saprotams kā pilsonē, kā finansistē, kāpēc pašreiz Latvijā nāk iekšā lietuviešu jūras skolas, jā. Un tad man būtu jautājums, varbūt, ja mēs uzreiz skatāmies... Labāks piedāvājums, ja? Ja mēs skatāmies reģionu, ka mēs cīnamies par reģionu, jā, tad varbūt nevajag uzreiz uz Indiju un Pakistānu, varbūt vajadzētu apskatīties, ar ko mēs esam unikāli. Arī šajā reģionā mēs esam Baltijas jūras reģions. Tātad mēs varētu piedāvāt programmas gan igauņiem, gan lietuviešiem, un varbūt arī poļiem, igauņiem un tam līdzīgi. Mums ir, tā būtu viena lieta, ko es gribētu pateikt, ir, kur mēs varētu skatīties, no, teiksim, šī te piesaistē. Otra lieta, arī mans dēls, mēs dzīvoju Jelgavā, strādāju Rīgā, un šeit ir gan reģionāli, gan Rīgas augstskola, bet mans dēls mācās Daugavpilī bioloģiju. Jo, teiksim, tā ir unikalitāte, ja? Teiksim, tur ir atsevišķi profesori un, teiksim, arī šīs te Rīgas bioloģija un Daugavpils bioloģija nekonkurē, jo Rīgā ir baltā mikrobioloģija un Daugavpilī ir zaļā bioloģija, ja? Katrs izvēlās, ja? Bet šajā gadījumā kā tādā, varbūt tomēr katrai augstskolai, reģiona augstskolai, vajadzētu meklēt savu unikālo nišu. Un, lai, teiksim, valstu, kaut kādā nebūtu veidā stimulēt, varbūt mēs varētu skatīties, ka šīm te unikālajām programmām, ja, mēs varētu paredzēt papildus koeficientu. Es tiešām kā finansisti tagad, kā es klausoties, teiksim, šo te dzirdu, ja. Un tad, piemēram, arī te mans dēls nebūtu nav vienīgais, teiksim, Daugavpilī, kas ir no šīs te reģiona. Tur ir zēni no Jūrmalas, krievi, latvieši, visi, teiksim, mācās pie amerikāņu profesori tagad angliski, ja. Tā kā šajā gadījumā es domāju, reģionu augstskolām tomēr vajadzētu šo nišu meklēt, un vai no struktūra fonda vai valsts budžeta līdzekļiem mums būtu jāskatās, kā lai šie to unikalitāti mēs varētu kaut kā stimulēt. Tas būtu. Jo tas arī mums atrisinātu zināmām. Un vēl trešā vieta, ko es gribēju pateikt par to braukšanu uz ārzemēm. Tas arī no manas pilsonas pieredzes, kad es skatījos, ļoti daudz Eiropas valstīs ir tā saucamās klasificētās profesijas, piemēram, ārsti, biologi. Ja? Kāpēc mans dēls mācās Daugavpilī, bet nevis kaut kur? Tāpēc, ka bakalaura studijās lielākā daļā viņi piedāvā savu valstu pilsoņiem. Ja mēs piedāvāsim šīs te unikālās programmas par zemāku samaksājumu cenu, ja mēs piesaistīsim arī Eiropas šajās profesijās, kas nav tik ļoti brīvi pieejams Eiropā, vismaz es kā finansists to redzētu. Paldies. Jūs gribētu, tad jums ir 30 sekundes, jā, apmēram. Jūs teicāt? Kā reģionās palīdzēt cilvēku resursiem ļoti būtiski svarīgi šobrīd ir jauno doktorānu sagatavošana. Īpaši specialitātes, kur ir viņa akūts trūkums, elektronika, IT, inženieru zinātnes. Un šeit iespējams vajadzētu mērķi budžeta vietas reģionālām augstskolām. Šeit varbūt vajadzētu uzstādīt prasību, lai šo studiju programmu doktoranti obligāti stažējas kādā ārzemju zinātniskā pētnieciskā centrā. Tātad attīstīt šo jautājumu. Un pēdējais, otrais teikums par to uzņēmējdarbību attīstību reģionos. Ir ārzemēs maģistra profesionālā programma analogi, kad šīs programmas ietvaros maģistrantam ir jāizveido savs bizness, savs darbojošs uzņēmums. Bet šīm programmām nāk līdzi, kā jau es iepriekš pieminēju, sēklas kapitāla, un tas ir papildus finansējums. Varbūt varētu būt šādu programmu piedāvājums ar visu finansējumu tieši reģionos, lai tur radītu tās darba vietas un attīstītu uzņēmējdarbību. Konkrētas mērķu programmas ar konkrētu mērķu finansējumu tieši šim mērķim. Paldies! Paldies! Paldies, kolēģi! Mēs nedaudz pārvilkam, īsti kopsavilkums un par nākšo reizi. Pirmkārt, ir virkne ar lietām, kas acīm redzot mums tiek nodotas datu savākšanai un analīzei. Es ceru, ka jums, tiem, kuriem ir kaut kādi, nevis kaut kādi, bet noteikti pētījumi, kas attiecās uz migrāciju augstskolām reģionā un teiksim, būšana ārpusē, ne ārpusē uz motivāciju un tālāk būtu labi, ka jūs to iedaugt, bet mēs acīm redzot, tad organizēsim atsevišķus pētījumus, tādēļ palīdziet mums ar to, kas tagad ir, lai mēs nedublējam. Ja? Visdrīzāk mums ir jātiek skaidrībā par to, kas tur brauc, pa kāpēc, uz kurieni, ko un kā, jo šis ir jautājums. Tāpat arī
par iekšējo migrāciju, varbūt kaut kāds sakars ir atrodams starp sekmēm skolās un mācībām augstskolās, tas jautājums par tiem izkritējiem, un tā. Viss virkne, ko mēs pierakstījām. Otrs, ir absolūti skaidrs, un to gribētu piedāvāt jums nākošajai reizei, ka es nezinu, vai ar vienu reizi mums sanāks, bet mums ir jātiek kaut kādā minimālā konsensusā par to, kas tiek saprasts kvalitāte augstāk izglītībā. Vismaz jānoskaidro atšķirības. Ja? Jo es saprotu, ka mēs operējam ar vārdu, ir dažādas pat empīriskas dimensijas. Mēs nerunājam par to, kāds tur filozofiskās dimensijas. Ko un kā mērīt. Es lūkšu jums palīdzēt man ar kaut kādu versiju no dienesta puses. Mēs paši piedāvāsim variantus, kā kvalitāte tiek mērīta arī citās valstīs un kādi mums ir pašiem iekšēji tie koncepti par kvalitāti, ko mēs izmantojam, pašas sistēmas vērtēšanā, vai ne tādi mums ir. Tas, protams, neskars pašreiz notiekošo studiju virsienu izvērtējumu, programmu izvērtējumu, tas vēl turpinās, taču, lai mēs varētu vismaz vienoties. Nav tur augstsko reitingu kaut kāds instruments kvalitātes noteikšanā, vai ne? Nav noteikti darba spēja pēc augstskolas kvalitātes noteikšana. Nav iekšējie procesi kaut kā vērtējumi, kā kvalitatīvi vai mazāk kvalitatīvi. Un cik lielā mērā augstskolas efektīvs darbs resursiem ir vai nav ietekmē. Mums ir jātiek šitajā skaidrībā. Tādēļ, kā lai mums būtu, vai arī jātiek skaidrībā par to, ka mēs nevaram tikt skaidrībā, un tad ir skaidrs, ka kāds no malas to visu darīs. Ja? Bet es domāju, ka mēs varēsim, konsensus dabūt. Trešā lieta ir virkne ar kaut kādām konkrētām lietām, kas šodien izskanēja attiecībā uz augstskolām reģionos, jo tas bija tomēr fokus, ko es ļoti ņemu vērā. Es pats atzīmēšu jums pāris lietas, tas nav vienīgās. Es saprotu, ka patiesībā izdzīvošanas jautājums ir maksimāla sadarbības izvēršana dažādos virzienos. Tas nozīmē pilnīgi iegūšanās. Vai tas ir ar vietējiem reģionāliem uzņēmējiem. Tas ir ar pašvaldībām. Ja? Tas ir sadarbības starp augstākajām mācību iestādēm augstskolām. Vai koledžas vai augstskolas, vai starp augstskolām kopēja grādu programmas. Tas ir sadarbības projektu veidošana ārpus Latvijas. Tā kā iznāk, ka sadarbība kļūst par eksistenciālu jautājumu. Protams, svarīgi arī Rīgas, bet eksistenciāls jautājumu augstākajām mācību iestādēm ārpus Rīgas un reģionos. Otra lieta, un es to novērtēju, iespējams ir administratīvi intensīvāks darbs ārpus Rīgas saistībā ar dažādu šo aktivitāšu īstenošanu. Iespējams, ja, tas ir šodien tomēr jauna atziņa, paskatīties, ko tas nozīmē, piesaistīt projektus. Skaidrs, ka tur ir kaut kāds ekstra izmaksas, ne tikai distances pēc, bet infrastruktūras pēc un tā. Bet tas varbūt ir ļoti vērtīgi paskatīties, vai cik tas ir strukturāli nepieciešams, cik tas ir strukturāli kritisks, ja, tiksim, augstskolas ilgspējīgai darbībai, ka administratīvais kapacitāte tiek stiprināta. Ja? Un to mēs uzskatām par daļu no stāsta. Es domāju, ka trešā lieta, ko es gribētu atzīmēt, ir, ka mums visdrīzāk ir jārēķinās arī tīri, pat skatoties, bet skatoties no augstskolām reģionos puses, ar starptautiskās konkurences pieaugumu no mūsu pašu puses, bet īpaši arī no citām vietām. Tas nav attālināts jautājums, tas ir diezgan reāls jautājums, un visdrīzāk jādomā par kaut kādu. Un pēdējā lieta, jauna segmenta meklēšana un aktīva piesaiste augstskolām, vai tas ir starptautiski vai vēl vairāk, varbūt citām vecuma grupām, arī izskatās, to, ko angļu sauc par no regret moves, jeb to, ko darot nežēlos. Ja? Ja strādā labi filiālis, ja viņas spēj pelnīt, acīm redzot, te ir pieprasījums, ja, tad vienkārši jāskatās, kā var maksimāli lielākā mērā piesaistīt mazāk tradicionālo vecuma grupas studentu, jo kā daļa no augstskolas tradīcijas. Kaut kādas ir konkrētas lietas, bet tad noslēdzot, ne tikai paldies jums, bet arī lūgums, mēs tieksimies tie, kas būs, un es tagad personiski apsolu no rektora padomu, būs vairāk oficiāla delegācija, jo man tās piezīmes sāk kaitināt un apnikt. Ja? Būs, ja. Bet tas lūgums ir tāds. Tā kā kvalitāte ir diezgan daudzšķaitnēns. Ja jums ir kaut kāds jau versijas par to, kas tur būtu tie kvalitātes kritēriji, darbdevēja konfederācija noteikti būs versija, ne? Tur skaidrs, tā tālāk. Lūdzu, drusku ietniedziet iepriekš, varbūt es pat viņus varu salikt jau pirms tam uz slaida ar tas, ko cilvēki saka, kas ir kvalitātes pamatmērītāji. Mums vajadzētu vienoties ar to, kā mēs mēram kvalitāti vienā brīdī, aizveidot minimālu, kaut vārp šo galdu.
ka tās ir tās lietas, ko mēs ņemam vērā, varbūt viņu svars, ja? Te varbūt ir atšķirības, tāpēc, ka augstskolas ir atšķirīgas, bet šis ir kopējais pakete, ja? Nu, lai mums ir zināms, teiksim, atskaites punkts. Citādāk, te mums tāda nebūs, visdrīzāk tad apšaubīs arī studiju programmu vērtējums, ka tur tā un citā. Daram, tā ir pietiekami konkrēta un vienlaicīgi ir vērtīga lieta, kvalitāte nākušā tēma. Visdrīzāk 9. marts. Viena īsta. Jā. Bet ja drīkst šoreiz piezīme, ne? Jā. Labi, ne, tieši tā, paldies. Jā. Es domāju, ka tā Erasmus programma ir labs instruments, pat cik es biju Briselē, un Latvija izskaties ļoti labi. Erasmus for all. Erasmus tāds ir mūža izglītības programma, ja? Un tur students aizbrauc uz vienu semestru, viņš ir tajā vidē, ja? Viņam ir tā Latvija pacējas augstāk. Varbūt vajag vēl aktivizēt, jo lietuvieši dabū no struktūra fonds 1 miljonu ekstra. Es gribētu pāris konkrētas priekšlikums nākušais likt uz galdu, skatīties, ko jūs teiksiet tieši attiecībā uz šādām darbībām, kas saistās ar studentu klātbūtni citās augstskolās, kā regulāra praksa. Tas ir pozitīvais tēls, tas ir ļoti pozitīvi. Ja? Un Latvijai viņš ir labs strādā. Ja? Labi, liels paldies jums. Lai jums labs brīvdienas. Anatvēlēt, ka nedaudz salāt.